paprasti, how can I help you? Tas ir viss, kas tev šobrīd jāzina, un es varu garantēt, ka tu ietaupīsi vismaz 6 stundas jau. Tad, kad es izmantoju tavu tūlu, vai es palieku stulbās? Vēl zinātnieki vēl strīdās. Vēl meklēju. Paprasti viņam tad prasa man, nu tā kā, tu domā, ka pēc 5-10 gadiem robots nevarēs santehniku taisīt? Kad arī tev jāmauc uz apjomu, un pēc tam jau tev būs nauda un viss pārējais, lai tu izdarītu arī tās lietiņas, kas iztrūkst. Tad es saku, 2 minūtes. Un būs nice. Un būs nice. Jā, tā kā. Nu, bet klausies. Guntis Čoders. Sarunā kopā ar Kristapu Cīruli un Igoru Uhaņu. Tio Growth, dibinātājs, kas pameta stabilu karjeru, lai palīdzētu mākslīgajam intelektam saprast cilvēkus, nevis otrādi. AI viņam ir gan stratēģis, gan dizaineris, gan sapulču pierakstu asistents. Saruna par fokusu, nākotni un to, kāpēc vienkāršība bieži vien ir lielākais izaicinājums. Nu, bet klausies, Latvija. Jā. Man liekas, vai nu es neatceros, vai nu es to neesmu jautājis, pa kādiem nopelniem tu biji 30 under 30 Forbesā? Valmo. Mēs bijām, tur tā kategorija saucās tehnoloģijas, bet tas bija lojalitātes risinājumi. Tā definīcija kaut kāda laikam bija, kad ir ietekme, nu, tā kā veido, šeipo un vai ietekme kaut kādā kategorijā. Mēs bijām tehnoloģija, lojalitātes risinājumi. Bet to Valmo joprojām kāds izmanto, vai ne? Kaut kas tur notiek. Es tur ar tiem džekiem pārdevu tur par tādu simbolisku naudu. Man nāk vēl paziņojumu no DigitalOcean serveru apmaksas pa laikam tur, kad viņi nemaksā. Bet kaut kas tur kustās, jā. Nu, tur tas viņš, es nezinu, ko viņam bija doma, ka viņi attīstīs, bet es nezinu, viņi attīstīs. Man liekas, tur vairāk izmanto viņu kā lead magneti, jo tur, reģistrējās. Joprojām cilvēki. Nu, tad sanāk Valmo pirmais startups, tad tu aizgāji uz Lionu? Oi, pa vidam taču tur esmu Valmo, man nekad nebija 100%, man bija kaut kāds laiks 60, 70, es tur kaut ko hasloju pa vidam. Bet jā, 17. gadā uz to, 16. 17. uz to akceleratoru, lai saprastu, būs vai nebūs. Sapratām, ka nebūs, un tad vajadzēja kaut ko, tad vajadzēja, ko var darīt, kad tu pats nofēlosies māc citiem, kā taisīt biznesu, vai ne? Nu, tā tu man iemācīji. Tas Gunčs, mans mentors no Business Academy laikiem. Okay. Bet paldies. kaut ko tu iemācīji arī. Es tev vēroju, vai bija vērts investēties? Bija vērts? Vēl vēroju. Vēl vēroju. Ok. Un Teo? Teo Growth, kas ir Teo? T-H-E-O? Nu, tur ir savs stāsts, es to neteikšu. Ok. Nu, un ar ko nodarbojas Teo Growth? Kā tu palīdzi cilvēkam? Mēs palīdzam cilvēkiem, kas darbojas mazos uzņēmumos, izmantot daudz labāk mākslīgo intelektu. Jo galvenā problēma, es redzu, kad ir, lai tu kaut ko dabūtu labi ārā, tev jāmāk iepromptēt labi, vai tu vismaz tev jāzina, ko tu gribi paprasīt. Līdz ar to tev tā izdomai jābūt, creativity vai imaginationam, ko tu vispār vari panākt, ko tu vari prasīt. Kā to paprasīt, un tad ir konteksts vēl līdz nāk. Tā kā, ko tu vari par sevi pastāstīt, lai tā atbilde būtu daudz sakarīgāka. Mēs tad sākot ar kontekstu, mēs sakārtojam un saorganizējam informāciju par biznesu tik labi, ka tu nespētu tik labi izstāstīt par savu uzņēmumu. Un tad mākslīgais intelekts līdz ar to ļoti labi saprot, ko tu dari, ko tu nedari. Mēs tur esam iebūvējuši arī iekšā tagad tādu nelielu guidance, kas tev palīdz arī tam imaginationam, ko tad es tagad varu darīt. Var paprasīt vienkārši, how can you help me, un viņš sāk stāstīt, kā viņš var tieši tev palīdzēt tieši tam uzņēmumam tagad uzreiz. un tad tas prompts, jā, arī bez labiem, pavisam labiem promptiem daudz labāks atbildes, bet, protams, prompts pa virsu būtu ļoti jauki. Labs prompts. Līdz ar to mēs vienkārši iedod mājaslapu, iedos doķus, mēs tur izprocesējam, tu ieliec savam ChatGPT, un viņš vienkārši ritīgi labi saprot, kas tu tāds esi, kas tu neesi. Long story short. Mēs neesam vēl viens asistents, mēs neesam vēl viena platforma, mēs esam tā kā atmiņa citām. Kā nesen tikko Maikijs, kurš mums video taisīs, tagad arī kaut kāds, viņš saka, es tā kā Adderalls, priekš ChatGPT, es saku, nu jā, kinda, no. Viņš tā kā visu laiku atcerās, ritīgi labi nianses saprot, un tas arī tas latviski man ļoti grūti, mēs angliski visu laiku mēģinām vispār nodefinēt messagingu pareizāko.
Consistency. Tas ir, ka viņš ir konsekventas atbildes. Nevis tā kā, ja tu paprasītu apskaties manu mājaslapu un izdari kaut ko, viņš dažreiz nolas tā, un tas websearch, viņš nav tāds ritīgi konsistent, konsekvents. Tas, mēs to failiņu, ko iedodam, viņam tur vēl tādas instrukcijas nāk līdzi, kas saka, tu skaties, tu ritīgi ņem visu vērā un tad atbildi, ja? Tā kā mums arī tām instrukcijām, ko mēs dodam līdzi, kā dokuments un instrukcijās ir tādas lietiņas, kas liek viņam uzvesties ar tā kārtīgi. Tā labāk, nevis tā. Dažreiz tā. Kas tev ir favorite no asistentiem? Claude? Jū. Tur daudz lietas ir, bet viena ir tas, ka viņš vienkārši, ja salīdzinātu Claude un ChatGPT, Claude ir tāds CEO, tāds racionālāks, viņš spēj izsekot schēmām, sistēmām, procesiem. Mēs arī būvējam ar viņu pašu to produktu daudz. Es runājos gan par to metodoloģiju, gan par to arhitektūru vispārējo. Un viņam arī tas artefakts saucamais, kas Canvas ir ChatGPT, viņš ir labāks daudz. Es varu gan zīmēt grafikus, infografikus un flowcharts, un viņš ir ritīgi labāk. Un arī editēšana pēc tam ir daudz kvalitīvāka, ļoti daudz pluses. ChatGPT tāds marketers tāds. Kaut ko parunāties ar viņu, var kaut ko pārfrāzēt, ar viņu var pameklēt informācijas, skatos arī risinājumus meklēju. Ja tas nav ar manu kontekstu saistīts, tā kā super izteikti, tā kā strateģiski dziļi, tad es prasu, tagad arī vajadzēja email marketing kaut kādu kampaņu vai SEO, kaut kādu tūli un pakalpojumu. Tad es viņam prasu, paskaties, kas tur ir ārā, salīdzina viņus, un es esmu startups, un nav svarīgi, ko tieši es daru, es esmu startups tādā fāzē. Tad viņš tā, ok, labi to dara. Bet, ja ir tādas nopietnas lietas, tad es saku, Claude. Un tad es iedodu čatam dažreiz tur kaut ko paskaties, ko tu domā, un viņš tur pamētā šup apakaļ. Jā, GPT ir man kā otrais. Gemini tagad būtu trešais. Es gan viņu mācu, tā kā nevar pierast. Viņš labs ir, bet es to vienkārši tāds, laikam, pieredums. Pārslēgšanās pieredums, bet viņš beidzot, un arī no mūsu, tas, ko mēs izmantojam, ir Claude API, Anthropic API, un viņš ir vienīgais, kurš vispār spēja izsekot līdz tam, ko mums vajag no viņa. Mēs jau 2023. gadā, kad mēs sākām būvēt tādus megaprompts, tagad tam termins saucās, ka viņš ir diezgan liels, viens liels vaicājums. Un tur ir vesela čupa ar dažādām instrukcijām, ko darīt, ko nedarīt. Un nespēja neviens cits izsekot līdzi. Tad jau mēs mocījāmies, pirms tam mocījāmies, bet mēs kaut kā panācām to, ko mums vajadzēja daudz maz labi. Un tad, kad 3,5 sonets iznāca jūnijā pagājušajā gadā, tas nenormāli sāka labi to izteikt labāk darīt. Un tāpēc viņš sāks būvējam vēl lielāks prompts. Bet neviens cits vispār. Tā kā iedod, viņi kaut kur uz laiku pazūd. Viņi nespēja izsekot tādām instrukcijām. Un tagad tas Gemini 2,5 Pro, tas ir pirmais, kurš izskatās, ka arī diezgan adekvāti spēja izsekot tik daudz. OpenAI 4,1 bija nedaudz patestējām vēl, bet nav pa viņu tāds izveidojis kārtīgs viedoklis. Kā jūs testējat? Tā kā subjektīvi vienkārši? Kas sanāk? Es jau zinu, ko man vajag. Mums ir pāris projekti, pāris tie biznesi, kur mēs zinām, kam tur vajadzētu būt tajā rezultātā. Kā viņam ir jāizskatās. Plus, kā es teicu, viens ir konteksts, otrs ir instrukcijas. Mums ir nenormāli daudz, jo, iebarot, mums vesela čupa dokumentus un ir dažādas lapas, un mēs no dažādiem sorsiem vēl tur paņemam to informāciju. Tur ir vesela loģika, metodoloģija, kā atrast, kā piefiksēt, kā viņus samērģot kopā, jo rezultātā mums arī uzdevums ne tikai saorganizēt, bet arī lai viņš nebūtu 3 dažādas versijas, kaut kas viens tas pats pateikts, vai konflikti par vienu to pašu lietu. Un tur ir vesela tāda, milzīgi, kas viņam jādara, kādā kārtībā, kā viņš skatās, kurš ir svarīgāks, kā viņš mērģo, ko ielikt vienā laukā, ka ielikt otrā. Mums ir tāds konteksts saucamais. Kontents ir tas, ko mēs atrodam burtiski tavos materiālos. Mēs viņu saucam tā kā pa prezentāciju slaidu. Un mēs pieliekam klāt kontekstu, kas ir speaker notes. Un tad tā kombinācija, tas, kas AI-am ritīgi labi patīk. Viņš tā kā saprot, ir slaids un ir, kāpēc ir slaids tāds, kāds viņš ir. Un tad tur visu, lai tās instrukcijas izsekotu, arī to es redzu, kad vienkārši citi kaut ko dažreiz izdomā. Tur
šito varbūt nav svarīgi. Bet viņš tā kā ritīgi. Es burtiski redzu to promptu milzīgu, un es redzu, kā viss ir ievērots, tas, ko mēs tur gribējām. Un plus, protams, nepazaudēt kaut kādu radošumu tam visam. Kā jūs vispār būvējat? Mēs gadās lielās instrukcijas, ir kaut kāda loģika tur, vai tas ir no case uz case? Ir kaut kāds viens frameworks teorētiski. Mums ir templates, kurš ir izveidojis tagad jau 18 pāri mēneši. Mēs sākām ar ideālā klienta prioritizēšanas tādu akal latviski veidni. Mēs bija izveidojis framework, tādu framework, ko es uztaisīju, kad es vadīju biznesa inkubātoru, jo mans pirmais startups, tur 1000 problēmas bija un kļūdas, bet lielākais bija, mēs nenodefinējām to ideālo klientu, tā kā ritīgi nenofokusējāmies, mums bija superīga tehnoloģija, visiem forša, bet nevienam tā nespējām viņu iepakot tā, kas tā kā var ritīgi tirgot un scale. Un tad tā man tāda trauma, tad es inkubātoru laikā uzbūvēju pats savu metodoloģiju, iedvesmojos no viena džeka. Tā loģika ļoti vienkārši, salīdzinoši vienkārši. Tu pēc pāris parametriem specifiskiem tu izvēlies top 10 segmentus, un pēc tam tu vienkārši viņus vērtē pēc dažādiem kritērijiem. Tādā veidā tu samazini to kognitīvu bias iespēju, ka tev nav tik liels slodzi, piemēram, vienu lielu lēmumu, bet viņi sadala daudz maziņos, un tad beigās īstenībā tev matemātika parāda, šis ir šodien, vismaz šodien viņš ir vislabākais. Nākamais, un nemazāk svarīgi nodefinēt, kurš tā kā, nav īstenībā, šitie 3, tā kā, es nebiju aizdomājies, šitie nedara mums šodien, varbūt pēc gada, vai ne, bet, kur 2-3 kategorijās viņi izkrīt uzreiz, un tā kā, pat ja man patīk viņi tā kā emocionāli. Vai nu es atrodu risinājumu, kā tos tagad zemos vērtējumu kaut kā labot, bet savādāk viņš man nedara. Un tad to es biju uzbūvējis Google šītiņā, un tagad parādījās OpenAI publicis, tā kā burtiski 2 nedēļās es tā kā sapratu, kas tagad tāds ir, ko viņš darīs, ko var izdarīt. Tā es jau toreiz Igors atcerās, jau skolā visiem studentiem teica, kāpēc jūs nesēžat diennakti un nemācieties, to man nav laika, man bērni jāsaka, es nevaru, bet es vienkārši vispār neko citu nedarīju, kā to vien darīt, tad uztaisījām to hackathonu, tas rakstīja maģistra darbu, tas vēl labāk saprast, ko var izdarīt to visu. Un tad vēl bija 32,000 tokeni, tur kā bija jāmokās, viņš neatcerās neko. Tas bija modelim, ChatGPT jau tajā laikā bija 4, 6, kaut kas tur pa vidu ļoti maz bija, un ar to mokoties jau kaut kā tur diezgan lietas varēja izspiest. Un tad es sapratu, kad vai nu es daru to ikdienā, vai nu es eju no visu prom. Tad es aizgāju no Accenture un no augstskolas, kas man abas lietas bija tādas, labas, interesantas lietas, bet sapratu, ka šito nevar laist garām. Un tad mēs sākām būvēt to Google šītu, mēs sākām automatizēt vienkārši. Un tad tajā brīdī izveidojas arī kaut kāds tāda loģika, kā mēs būvējam to promptu query saucamo. Jāsāk ar to. Un tas bija vienkārši 1000 iterācijas, un tu caur tā, un ko mēs pamanījām, tā kā baigē. Īstumā viss, ko mēs konstatējām, pēc kādiem 3, 4, 6 mēnešiem, kaut kāds Anthropics vai kas viņu uzrakstīja kā tādu pētījumu, tā ir, vai tas tā strādā, vai tas tā saucās. Mums jau bija savu metodu, tas pats megaprompts, un arī tāds ritīgs sīkums, kad tur kritiskās instrukcijas, ja tev ir sevišķi garš prompts, tu ieliec vēlreiz beigās, bet ņem vērā, ka tas ir, un kaut kāds 5-10, tu vēlreiz atkārto, un labi, tur vēl vesela sīkums, ka tu nevis burtiski atkārto, bet tu tā kā atsaucies, tur bija jau teikt, tu nevajag duplicēt arī, bet tu ieliekot viņas beigās, arī nenormāli labāk uzlabojās. Kaut kādas kritiskās lietas, tāds sīkums pie sīkuma, kā viņš būvējās, kā tā loģika ir introductions, tad ir, kas te tagad notiksies, no kā tas sastāvēs, tad ir instrukcijas, kam tur jāiet cauri, tad tur process instructions, kā viņam jādomā ir. Tad ir mums kaut kādi 6 dažādi tie tās sadaļas ir, un tā mēs kaut kā sapratām, tā ir jābūvē, un tad beigās kaut kāda novēlēšanos tu pasniedz kā tādu, tā ir jābūt arī. Un jā, mēs būvējam tie megapromptiem, tā ka tas didn't make sense, jo to nevarēja izdarīt. Visi būvēja tos maziņos, tik daudz maziņus, kas arī lētāk bija, bet mums kā 2 lietas bija, mums vienkārši vajadzēja panākt to, un to, ko mēs darījām, viņam nebija cena. Ja visi fokusējas tādu automatizāciju, viņai jābūt lētai, mūsu gadījumā mēs risinājām dzīvības nāves jautājumu, vai tu atrod ideālu klientu, vai tu neatrod. Un mēs arī viņu no sākuma piedāvājām caur konsultāciju, un tad to tool mēs tā kā iekšēnē izmantojām, lai vienkārši ātrāk izdarītu to, ko vajag. Līdz ar to cenai vispār nebija nozīme, man vienalga, cik tas izmaksās, es vienkārši kaut vai 10 reizes laidīšu cauri, un tas maksās 500 eiro man samaksāt par API vai kaut ko, ja es 5000 čārģoju.
Un tā kombinācija mums ļāva darīt kaut ko, ko neviens cits pasaulē tajā brīdī vienkārši nedarīt. Tas didn't make sense, tik liels prompts, tik dārgus un tik sarežģīts laist cauri. Un tas ļoti palīdzēja no tādas izpratnes viedokļa. Un pēc tam arī pašas spējas, modeļu spējas attīstījās. Un tagad tas jau palika jau daudz pieejamāks, gan cenas ziņā, gan vispār viņi spēja to apstrādāt. Mēs esam tā kā priekšā tādā ziņā, mēs jau to darām jau labu laiku, jau kā tieši viņš tagad strādā, cik daudz tu var dot viņam iekšā un vispārējā, ko tu no viņa var sagaidīt. Un tad tas prompts izveidojas 18 mēnešos. Viņš tāds viens lielais, galvenais ir tāds viens. Pārējie ir ļoti katram data, bet tad tas lielais, jums saucamais base extraction prompts, kā es teicu, kā viņam jāapstrādā un kā viņam jāsakārto, tas viss ir. Tas ir tas viens lielais, un tad vienkārši atkarībā no tēmas, tur best practices, kā vajadzētu mission statementam izskatīties, ko mēs saprotam ar mission statement. Tā ir vēl viena lietiņa, ko es pamanīju, kad biznesa koncepts, biznesa terminus, viņi nav fizikas likums, viņš nav konstants kaut kāds pa visā pasaulē, līdz ar to tev arī tas čats vai kāds atbildēs pat viens katreiz nedaudz savādāk, jo viņš nezin kā, nav jau viena taisnība. Tad viena no lietām, ko mēs darām, arī mēs vienkārši nodefinējam savu taisnību, vienu no. Un tad tas ir veids, kā mēs novienojamies, ka mēs šādi to sapratīsim, jā. Šādi mēs viņu noformulēsim, katreiz, kad tu izmantoši šo te, tu arī mēs šādi tu to uztversi. Un tas veido to konsekvenci arī viņam. Tā nav viena, bet mēs no labākām praksēm saliekot kopā esam nodefinējuši to vienu veidu, kā tagad biznesu izskaidrot no tādiem elementiem ar šādām savstarpējām saistībām. Bet jūs operējat kā šobrīd kā konsultants? Vai? Nē, tas bija pirmie 10 mēneši. Kā mēs pivotējām uz šito, bija pēc 10 mēnešiem, sapratām, ka viņš tehniski strādā. Mums bija kaut 300 tie prompti ķēdītē, viens pēc otra, kā viņi tur palaidās. Bet katreiz, kad sāka jauni klienti darboties, tad kā ievāc kontekstu par viņu, kas tāds es, ko dari. Tad mums bija intervija ar founderi. To mēs vēl ierakstījām, bet pēc tam kaut kādu dienu vai divas mums vajadzēja attīrīt to visu, jo tur bija bārdaks. Tur ir mājaslapā viens pičā, tur viņš vēl kaut kādiem saviem vārdiem kaut ko stāsta. Kas tad ir tas viens? Salikt kopā, plus mums vajadzēja viņu abstraktēt, jo, ja tu meklē ideālo klientu, tu nedrīkst būt bias iekšā vispār, jo viņš pēc tam pieķerās. Tas modelis ir, nedodies pieminēs, for example, tas example tur arī aizies visu laiku līdzi, tāpēc es neticu few shot, mēs neizmantojam, es labāk būvēju templatus, paternus, kas skaidro, nevis dod konkrētu piemēru. Pēc manas pieredzes, ja tu dod viņam nenormāli daudz, viņš mēdz pieķerties tam vienam tomēr, piemēram, machine learningam tas ir cits stāsts, ka tu māci viņu, bet šeit tādā promptējot es nedodu, es tad dzīmēju, skaidroju paternus un taisu templates tā vietā, kā vajadzētu uzbūvēt teikumu ar ko tur. Bet atgriežoties pie tā tur, mēs pivotējām, kaut kādi divi iemesli. Viens bija tas, ka mēs sapratām, viņš strādā okeiši, bet es neredzēju, kā to uzbūvēt pašapkalpošanās vidē, jo tur nenormāli daudz. Es varu iedot tev superīgu informāciju, ļoti ātri salīdzinoši. 2 dienās mēs tur izlaidām cauri to visu, bet tad mums bija tas arī vesela dienu workshops, lai tagad paskaidrot, kas tur notikās, un lai viņi vēl, visa komanda arī iziet cauri tam domāšanas veidam, kā prioritizēt, kā atteikties, tas arī nav viegli. Kad vienam komandā patīk tas segments, vienam nedaudz vairāk tas, un plus, kurš ir kritērijs vissvarīgāk. Un tur tāda beigā arī komandas tāda novien, ko tad mēs tagad pieņemam kā svarīgāko. Un kad mēs rādījām to rezultātu, un tādu tabulu vienkārši ar cipariņiem un krāsiņām, viņiem bija pirmkārt jāpasaka, vai tas cipars atbilst arī viņu tādam uzskatam, tas, ko mēs tur automātiski esam novērtējuši no 1 līdz 10 ar paskaidrojumu, un tad vedot cauri, es redzēju, ka man bija nenormāli visu laiku viņi jārauj, jāmoderē tā saruna, jāvēl kārā, tā kā, mēs tagad par to nerunājam. Es jau redzu, ka viņam patīk tas segments, un viņš jau tā kā runā, bet šitas izskatīs tur tā, mēs nezinām, kur 8. viņš izskatīs vai ne, šobrīd mēs runājam par 2. kritēriju, lūdzu, runājam tikai par 2. kritēriju. Tad, sakot, es neredzēju, kā to pašapkalpošanā varētu, tagad ar visiem AI tur avatāriem, un stop, vai ne, un real-time tur shut up, varētu, bet tas būtu tāds, 2 gadu tāds UX darbs, man liekas, lai viņš tā kā reāli strādāt, jo informāciju var iedot, bet cilvēki nespēja apstrādāt viņu tik ātri, un otrs, mēs gribējām sev automatizēt to pirmo posmu, to ievākt un sastrukturizēt, lai viņš ir promptējams. Un tajā brīdī, kā saslēdzās, darām tikai šito, jo tā ir baigā problēma pat pa sevi spēt izskaidrot biznesu
un tas palīdz nenormāli labāk runāt. Un tad mēs pivotējām, tad līdz tam mēs paši būvējāmies tur. Tā kā mums tā metodoloģija un tie prompti bija, mums vajadzēja tagad tehniski uzbūvēt, tad mēs CTO sameklējām, angel raundu sameklējām, un sapratām, tagad ir jābūvē, viss tur vairs nav. Jo pirms tam bija tāds let's bootstrap, consult and build un kaut ko tur, bet tas bija tā kā, ne, šis ir, tagad jātaisa uzreiz, un tad mēs pārslēdzāmies uz tādu startup ritīgo režīmu. Kā ir būt tajā startupam Latvijā? Cik jūsu ir? Kurš to lai zina? Man liekas, tas ir tas pats, kas paprasīja, cik ir agenti vai kas ir, kur sākās asistents un beidzās, un kur sākās agents. Visi savu sauc par agentiem, lai gan tur ir nevis viens, bet 2 jautājumi, viņš ir agents uzreiz. Te arī, kurš ir AI startups, un grūti pateikt, kurš ir AI startups. Vai visi lieto AI kaut kādā veidā. Bet, ja godīgi, tas ir tas, kur tur DNA es neieliku vairs, kad es tik daudz dalos un mācu, jo man vispār nav laika. Un tajā skaitā man nav daudz laika tā kā sekot līdzi, kas notiek tagad te uzreiz blakus. Jā, ļoti daudz enerģijas tiek uz laiku skatīt, kas mainās. Tur mainās visu laiku, man visu laiku jāsaprot. Tas, ko mēs darām, tā kā makes sense vēl, vai kaut kas tagad tu jau ritīgi būs traki, bet labā ziņa, ka nekas nav arī San Francisco braucienu laikā. Nav tik traki. Tur LinkedInā ir viss sapušķots. Viss tur viss baigs skaisti, 20, 60 stepu workflow agenti un kas tik tur vēl nē. Dzīvē viss ir savādāk. Turpat, man viens no mērķiem bija saprast, ko viņi redz, kā tur tas AI agent ekosistēma attīstīsies. Long story short, neviens nezin, kā tas izskatīsies. Visi tikai kaut ko taustās. Sapratuši, ka maksājums vajag savādākus, autentifikāciju vajadzēs savādāk, ka tur tagad aģentiņi satiksies kaut kādā random vidē, kaut kur nekurienē, kas mēs tāds esam, kur to pasi, kā mēs tagad noreikināsimies, kas ir un kaut kāds tur pārvaldnieks tam visam, policisti vajadzīgi un kas tur, tādas ļoti basic foundational lietas, tā kā tas mūsu konteksts, kur mēs liekam to savu cerību betu lielo, kad, ja 2 aģenti satiksies, viņiem arī vajadzēs to kontekstu samainīties, un sevišķi, kā es teicu, ka runājot par biznesa konceptiem, viņiem vajadzēs mediātoru. Hei, vai novienojamies, ka šis ir šādi, jo pat marketingā un sales departamentā līdz ir kaut kas bišķiņ cits. Tā kā tur esal čupar nuansē no reģiona uz reģionu, un kur tur vēl. Un kad tas gan kā dalās, gan tas mediātors alignmentam. Nekas nebija tāds, kas tā kā, jā, tas viss iet kaut kur pilnīgi citur, kā es biju iedomājies. Nav tik tālu pat aizdomājušies, par ko es tagad domāju. Līdz ar to, jā, tas nav tā kā būtiski, teiksim tā, neteikšu, ka nav aizdomājušies. Nav tā kā būtiskākā lieta, bet tas ir ok, tas mums arī nākotnē, tāpēc šobrīd mēs arī tieši AI asistentus, tā kā to atmiņu liekam tur iekšā, parasti cilvēks ieliek un runājās. Kas arī, manuprāt, ir nenormāli svarīgi, lai viņi, tā mācīšanās, tur daudz gaida, arī tas FOMO un FEDGI sauc. The fears of missing out, visi saprot, kaut kas noteikti vajag, kaut kas jādara. Jā. Tad FEDGI tā kā fears of getting in, jo ir tik daudz opciju, ka viņam bail izvēlēties, un tad viņš laiku atliek. Un tad tāpēc es nedaudz kritiķis, tam tur tie tūkstošiem tūļi, katrs kaut vienu mazlietiņu dara, tu katrs sāc maksāt un vispārējo. Tad es saku, es ar Claude, man nevajag neko citu. Praktiski visu var izdarīt. Reāli visu. Es nezinu, labi, e-pasta kaut kāda automatizācija, kaut kāda tehniska lieta, bet viss, kas ir par saturu, par analīzi, man nevajag tūļus, nevienu citu tūli tam nevajag. Ja tu māki paprasīt pareizi, un kā es teicu, tad tev ir jāsaprot, ko vispār var izdarīt, jāmāk paprasīt un jābūt kontekstam. Un es gribu palīdzēt arī cilvēkiem sākt vairāk saprast, ko var paprasīt. Un to tu var izdarīt, ja tu iedod labu kontekstu un jau nedaudz gaidens viņa tādā engaging veidā, tiklīdz viņš tev labāk sāk atbildēt, tu vēl kaut ko grib darīt ar viņu. Mums tagad arī tas ir viens no atsauksmēm ir, kad viņš tik labi sāk runāt, ka viņi tā kā nespēja apstāties. Visu laiku kaut ko vēl dara, kaut ko jaunas lietas un vēl kaut ko. Un tas ir tas foršākais, ka viņi sāk saprast, ko var panākt. Un tad tu var sākt jau kaut kādas templētiņus taisīt, kaut kādas mazās automatizācijas, un tad saprot, kas tas vispār ir, un tad te uz automatizāciju. Tas kā galvā tam ir jānotiek. Pirms tu tagad atnāks un kaut ko noautomatizēs, un tad būs tāds liels black box, tu nesaproti, kas tur notiek, ko tur vispār var mainīt, tad pats nemāk uzturēt. Es ticu, kad labāk ieguldīt ir darbinieku izpratnē vispār, ko var izdarīt, kas apmēram tas tāds ir, un nevis caur
kursiem vienkārši. Bet Lekcijas strādāja. hands-on. Un es redzu, ka hands-on strādā, ja katram tu var instantly parādīt tev, kā viņš var palīdzēt, un tev viņš kā var palīdzēt tagad, uzreiz šodien. Un mēs iedodot to kontekstiņu, viņš ir diezgan universāls. Tad, lai arī ko es darītu, viņš var jau diezgan labi palīdzēt, daudz labāk. Un tas tā kā super. Viens labs piemērs bija, lietoja viens cilvēks, bija viens maksas konts, īstenībā 2 lietoja vienu maksas kontu, jo viņiem bija žēl pa 2 maksāt. Pēc tam, kad viņiem uztaisīja šo, pēc nedēļas jau visiem bija maksas konti, un viss, tāpēc, ka saprat, es tos $20 var atcist 2 stundās. Un es saprotu, kā es to varu izdarīt. Nu, kā arī vadītājiem, bet galvā salkās, nu jā, it kā $140 vai 150 mēnesī, nu negribās papildus. Bet tu saproti, tas ir 2 stundas, un paprast katram, vai viņš ietaupīja vismaz 2 stundas, izdarīja vairāk. Ja jā, tad viss tas ir break even, viss. Un tur būs, jo vairāk viņi lietos, viņi vairāk sāks ietaupīt. Jo viņi vairāk sāks saprast, viņi vēl jauns use case izdomās, un vēl vairāk sāks ietaupīt. Tad tev ir kaut kad jālec iekšā un lekt maziem solīšiem. Tāpēc tas mūs arī tas premise ir samaksā €50, un tu jau būs nenormāli labs, tas pirmais lēciens. Nu, un tad tu sāks saprast, īstenībā es kaut ko var izdarīt. Nu. Bet uz kādiem uzņēmumiem jūs reāli fokusējaties? Es saprotu, ka vairāk uz tādiem maziem vidējiem. Mazs vidējs uzņēmums, un mēs arī tagad nofokusējāmies uz mārketinga funkciju. Mēs pirms tam tā kā visiem un founderiem un kas tur, bet viņš tāds messagings uzreiz tāds. Mārketings ir tāds arī pēc statistikas, visi saprot. Copy creation un ko tur. Nu labi, iesim mainstreamā. Ja to cilvēku saprot, ka tā var izmantot, tad tā arī. Es biju cerējis, ka strateģiskāk viņi izmantos. Tā kā es iesēju uz mašīnā, es tur runāju par tādu un šito, un rekur tikko tas pateica, Sam Altmans pateica šito, ko mēs tagad darām vai nedarām. Nu tāds, pavisam tāds strateģisks lietas, viņš arī zina visu, ko mēs gribam darīt. Bet, labi, nu darīt taisīt. Pats izlaid caur savam promptingam, lai saprastu, kas ir tā auditorijas, ko fokusēties? Jā, nu mēģinājām dažādās veidos. Sev ir mēru grūtāk. Tas ka citiem, tāpēc tas konsultants ir bieži vien vajadzīgs. Nu, viņš tā kā pilnīgi svaigu aci un objektīvi. Mēs palaižam pa cauri esam, bet tas vecais veids, viņš prasa tādu dienu. Nu, tur ir prompti, bet viņi tā kā semi-automātiski. Viņš būvē promptu, bet es viņu tā kā paņemu, izlaižu cauri, ielieku apakaļ. Nu, tāda ņemšanās bišķiņi ir, bet tāpēc mēs nedaram viņu regulāri, vai ne? Un tur noteikti nostrādāja, jo mēs jau bijām pie marketeriem no sākuma, tad kaut kāds FOMO iekikoja, tad mēs atkal plašāk bišķi aizgājām, tad mēs gājām atkal apakaļ uz marketeriem. Jā, pašam, kad tu esi pats iekšā, tad ir grūtāk tam visam izsakot, būt tik objektīviem. Jā. Ja tu skaties no tāda success rate, cik daudz reāli uzlabojumi visiem tiem jūsu klientiem un cik ir tādi, kur varbūt tu drop outā? Cik no mūsu lietotājiem ir jūtami uzlabojumi? Tur arī bija vēl viena milzīga problēma, ko mēs mēģinājām darīt. Es dzīvoju LinkedInā, man liekas, ka tur visi, pat marketeri visu saprot un automatizē 60 soļiem tur tos visus neinus un meikus. Un līdz ar to mēs būvējām vairāk un vairāk lietiņas, plus vēl demo. Mēs tagad burtiski pagājušajā nedēļā nogriezām demo tā kā vēl uz pusi kā minimums, jo mēs visu laiku balansējam starp AI beginneriem, iesācējiem un tādiem, semi-advanced. Tas ir tāds subjektīvs, nesen tieši pētījumi dalījos, kad 74 liekas, viņi ir krūti, īstenībā viņi 10% tikai ir krūti no tiem. Tas tāds, viņš noteikti Kruger-Dunika efektu rada tas AI, ka tu tā kā esi dabisks, jā, šito. Jā. Tu nezini, ko tu nezini. Bet nu jā, līdz ar to mēs kaut kā pa vidu visu laiku mēģinām tā kā flexot priekš tiem semi-advanced, bet īstenībā lielāko ieguvumu iegūst tieši tie iesācēji. Tā kā no tiem, kam pat nav daudz materiāla, arī mēs ne tikai no mājaslapas varam ļoti daudz ko izvilkt ārā, ka viņi tā kā, viņiem tas nav nodefinēts, bet mēs varam konstatēt lietas, zin kā. Un tad mēs kaut kur pa vidu visu laiku blandījāmies ar tādu, tā kā vajag to nākotnes skatījumu, bet tehniski bija vislabākais vērtība iesācējiem, bet user experience nebija gatavs viņiem. Viņš tāds nebija pavisam skaidrs, kas tagad jādara. Jo šobrīd mēs vēl joprojām risinām, jo viņiem ir jālejplādē tas fails, viņiem ir jāieliek savā čatā. Ideālā gadījumā viņi uztais ChatGPT projektu, kas vispār ir izrādās kosmosa daudziem. Es pat klātienē vadot meistarklases parādu tātad. Labai augšajā stūrī. Reku šeit, new project. Tad jūs ieliekat failu šeit un iekopējat instrukcijas tur, pusi izdarīja nepareizi.
kas tikko notikās, kā mēs to pašapkalpošanās vidē varam panākt, lai nesajauc, jā. Kas kur, un sākuši jau jaunu čatu, jau ir, kaut ko ar pilnīgi citu. Labi. Bet tā kā tas mums, sapratām, labi, metam nost tos intermediate, jo viņiem ir iegums, bet viņiem nav tas wow, tā kā ultra wow, tāpēc, ka viņiem gan jau ir kaut kāda bišķiņa sistēmiņa, līdz viņiem mēs tiksim tagad nākamais posms, tā kā mēs jau palīdzēsim arī uzturēt up-to-date, tā kā, lai viņš, jebkas, kas mainās, kā tu var smuki pārrakstīt to visu savu zināšanu bāzi, un starp dažādiem projektiem, un ko tur. Tās advancētās lietiņas, šitiem mums jāsalabo tas user experience, kā vispār tā kā, super mega vienkārši, ar arī vienkāršākiem vārdiem. Mēs nefleksojam vispār vairs neko citu, ir 4, man liekas, lietas, 2 minūtes no tava laika tas prasīs, burtiski tikai norāda mājaslapu, kā minimums, vairāk var neko nedot. Tu aiziet padzert kafiju 10-15 minūtes, un tev būs jājaukšu pladē savā čatā, bet tas arī ir reizē kā tas tāds uniks arī selling points, ka tev nebūs vēl viens jauns tools, tu paliec pie sava ChatGPT. Arī to statistika rāda, ka cilvēki 77% nelieto nevienu citu specifisko tur kaut kādu tūli. Viņi vienkārši, Latvijas anglis būtu overwhelmed, bet viņiem pa daudz jau tā ir. Tad viņi labāk, ka viņi pat tā čatu netiek galā. Tur jau pa daudz viss kaut kas notiek, un kā iemācīties lietot un vispārējā, kur vēl sāk kaut ko jaunu. Bet, protams, jā, viņi mēģina ķert kaut ko, kurš tagad atkal tirgo. Es tev tagad šito izdarīšu, un es arī bieži vien pat uzķiros. Es pamēģinu, tur kaut kas pilnīgi cits notiek. Viņš man sola kaut kādu tagad tur pasauli. Es pieregistrējos, tik sarežģīti, un tu tur nesaprotu, ko. Ja es nesaprotu līdz galam, man nav tā super, tad ko tad tāds mirstīgais, kurš nelieto ikdienā? Tas viss tādu veido tādu, kad mēs tā kā nomierinām, tev nav jāsatraucās, paliec savā čatiņā, vienkārši ieliec to mūsu failiņu, un vienreiz samaksā. Kaut kā tādu kombināt. Un tev nekas nav arī jauns jāmācās. Paprasti, how can I help you? Tas ir viss, kas tev šobrīd jāzina, un es varu garantēt, ka tu iedobīs vismaz 6 stundas jau sākot ar 1-2 nedēļu. Tas ir tas mūsu stāsts šobrīd. Bez kaut kādiem tiem visiem refinementiem un ko tur, ka mēs, jo tas man arī bija tieši atgrieziskā saite. Es mēģinu parunāt, vai ne? Tā kā, es redzu, Gunta, ko jūs tu darat. Tā kā ritīgi interesanti, bet sarežģīti kaut kā. Es tas šaku 2 minūtes. Es saku, 2 minūtes, un mēs darīsim širo. Un viņš saka, tajā brīdī pazuda. Viss kaut ko mēs darīsim. Ok. Tad mēs sakam, 2 minūtes. Un būs nice. Jā, tā kā stāsta, kā hops izgriez, kā 10 minūtes tādā pičā. Un tev nekas nav vairāk jāzina. Tāda ritīgai sīkumi, kā tu tieši pasaki, un es laiku starp to, ja viņi nereģistrējās, tad kāpēc nereģistrējās, jāsaka kaut kas vairāk solīt vai kaut kas vairāk būvēt, kā tur. Jā. Bet īstenībā tur user experience maz niansīt, tev vajadzēja tā kā šitā izdarīt, viņi sapratīs. Īstenībā, jākliko šeit, tu jānoņem tā poga. Tas īstenībā mūsu gadījumā ir šobrīd tas, ko mēs ritīgi fokusējamies. Tieši vienkāršot, ko mēs stāstam, cik mēs stāstam, un kā tieši viņš izskatās tas, ko viņš redz acu priekšā. Tā tu redzi, nezinu, visu savu produktu pēc 2-3 gadiem? Tas ir tas, mēs viņu saucam par digital twin tādu, ka tas būs tas kontekstiņš tāds. Bet viņš joprojām kā satura rādītājs, viņš neietver visu informāciju pa uzņēmumu, tāds tā kā milzīgs table of context, kas tāds, un viņš izskaidro, kas tagad vispār notiekās, un tad viņš var palīdzēt tev visu citu informāciju labāk apstrādāt, bet pa lielam tāds tā kā living organism in a way, kur ir the most up-to-date table of context, un tajā brīdī tu vari gan jauniem tūļiem, gan esošiem tūļiem, viņi spēj baroties no tā jaunākā, un tu vari daudz ātrāk pārslēgties, pieslēgties, tu būs 1000 aģenti, viņiem var kaut kur tā informācija jāvāc, ja katrs pilnīgi kaut kādā savā veidā to darīs, tur sāksies arī inkonsekvences. Tev vajag kaut kādā centralizētā veidā nedaudz viņus orķestrēt, kā saka, kas te tagad, tu vari darīt savu darbiņu, bet, nolēnojamies, jā. Mikromanagements gluži tas nav, bet aģentiem varbūt arī, tas varētu saukt par mikromanagementu, ka to jāiečekojās, vai mēs darām tā kā mēs vajadzētu saprast, vai mēs sapratam vienu to pašu tādā pašā veidā. Un tad pa lielam viņš mācās arī, kas notiekās, viņam baro, viņš laik ir dzīvs un the latest.
un saslēdzies ar visiem iespējamiem taviem tūļiem pārējiem, lai viņi var gan jaunus laist, gan esošie darboties. Tas ir tas mūsu. Domāju, kurā mirklī tas, ka tu uzlabo to capability cilvēkam sarunāties ar asistentu un to reliability, ka informācija ir konsekventa, vai tev var piešūt atbildību par to, kāda informācija viņš barā. Nosīt, ka Teograuts man iedevis tādas lietas, Teograuts ir vainīgs par to, ka mūsu konteksts ir šāds. Kā jūs vispār tiekat galā ar to, kad nosacīt uzņēmumu kontekstā, tev vienmēr ir svarīgi, kad visu, ko tu dabū laukā, reāli atbilst par patiesību un tā tālāk. Kā jūs kontrolējat to iekšēji? Mēs nevaram kontrolēt, ko tas ChatGPT tur izdomās katreiz. Tāpēc tev vajag skatīties. Es arī tāpēc neticu end-to-end kaut kādām, it sevišķi tas ir par svarīgām lietām vai saturu, ko neviens pat taisno nedos tagad artiklu B2B vai ne ārā. Tas nav gatavs. Vai nu tad tev ir jāsēž un jābūvē kaut kas ļoti, ļoti ilgi. Bet mēs nerunājam par tādu ikdienu, ka vajag tev ātri, vajag un daudz un dažādas. Mēs to nevaram garantēt. Mēs varam samazināt, kā nedaudz padarīt viņu precīzāku un samazināt iespēju, ka tas notiksies. Mēs nevaram izslēgt iespēju. Obviously. Viņam ir jāpārbauda, bet arī tas veids, kā mēs viņu organizējam, to informāciju, tā ir vēl viena lietiņa. Tas gan šobrīd būs nākamais noteikti posms. Mēs sākam, tagad īstenībā tā bija vēl viena kļūda. Mēs laiku rādījām, redz, kā mēs smuki saorganizējām un cilvēki tur iet cauri. Labi, aizmirst to runā atšāt. Mēs ceram, ka vienā brīdī viņi arī sāks skatīties, bet tas veids, kā mēs organizējam, arī būs vienkāršāks, ka tu tā kā biznesa plāniņš, kaut kāda struktūra tam visam. Jo sarāk tev ir čupa ar visu kaut kādu random informāciju all over the place. Jā. Bet, ka viņš ir consistent, viņš nedublējās 100 reizes, vien tā pati informācija, bet tu beidzot ir kaut kāda iespēja vismaz apskatīt un saprast, ka, tur ir make sense, vai ne? Līdz ar to mēs ceram palīdzēt arī vispār pārvaldīt to visu. Tas pats, kas ChatGPT, tas memorija, viņš tā kā ok, bet tu nesaproti, ko viņš pieglabā, kā viņš pieglabā, un ja tu atver, tur ir viens milzīgs teksta blāķis, visu kopā, es tieši nesen tīrīju, man jāpatīra, kas tur ir. Izrādās, viens suns ir, jā. Nē, tur nebija, tur bija vienkārši outdated informācija, un arī tāda, ko nevajadzētu vispār tur būt, kāpēc tur būtu kaut kas tāds. Es izdzēšu kāds 20, es domāju, reseto, man apnikās tur dzēst ārā to visu. Kaut kā tā. Tad, kad nosītu cilvēks pieredzi izmantot templates, vai mēs kaut ko zaudējam no tā, ka tiek automatizēta kaut kāda lēmuma pieņemšanas pieredze? Tur bija 2 jautājumi. Tad, kad es izmantoju tavu tūlu, vai es palieku stulbāks? Pētījumu zinātnieki vēl strīdās. Vēl meklēja. Nē, es domāju, ka īstenībā mums ir iebūvēts, tur vēl daudz ko var iebūvēt, bet un arī lielie džeki, labi, tur kaut kāds uzlabojums veids, ka viņš atstāja open, viņam visu laiku, ka vai tas, tu nepasniedz to kā faktu, tu vienmēr viņam izaicini, varbūt padomājam vēl šādi, vai tas ir jātrenē cilvēks arī, tā arī šobrīd notiek, ka liekas, ka viņš tagad visu varēs izdarīt. Tad tu pilnībā paļauties ir muļķīgi. Tu vienkārši ātrāk vari domāt, ātrāk vari iterēt, atrast jaunus veidus, kā vēl uz to apskatīties. Tāpēc es arī kaut kādam end-to-end, arī no tāda viedokļa, nav labi, ka viņš tagad visu izdarīs no tavā vietā. Šeit ir vairāk sparing partners viņš ir. Viņš nedara tavā vietā, viņš vienkārši ātri sparingo. Tev ir vesela čupa ar palīgiem kaut kādiem. Izdarīšu šito, iedzeru šito, iedomā 10 variants vai apskatīšu. Viņš tev izdara, atnes tev un tu domā tālāk. Es joprojām ticu šādai te. Tas arī šeit ir veselīgi, man liekas. Nē, tur es piekrītu. Bet, ja tu skaties uz to, kā viss mēģina tagad sataisīt aģentus, automatizēt pilnībā no end-to-end, no tīri no iekšienes, no industrijas, kā tev šķiet, mēs nonāksim pie tā un cik ātri mēs nonāksim pie tā? Vai kādā industrijā tas ir izdarāms un kādā nē? Jo pat rūpnīcas joprojām ar visiem robotiem strādā. Pieskatīgi, lai būs. Nē, labi, bet labi, es pārfrāzēju jautājumu. Ja mēs runājam, piemēram, par to, ka visi ļoti daudz spekulē par to, ka viena no sliktajām lietām, kas varētu notikt, visi pazaudēs darbu. Tas nebūs vienā dienā. Ja viņi nemācīsies neko jaunu, tad viņš vienā dienā
sapratīs, ka viņam vairs nav ko darīt. Un tāpēc vēl viens iemesls, ko es arī, kad es stāstu uzņēmējiem, ja jūs tagad sāksiet mācīties, jūs ilgāk būsiet derīgi, jo tev vajadzēs pieskatīt tos aģentus. Ja tu nezināsi, kas tāds ir, tu neesi pieskatītājs, kas tāds ir. Tas nebūs ātri, un tas būs tad, kad tu burtiski vienkārši neko citu nemācīsies un neskatīsies. Tad kaut kad tāda diena pienāks, ka tu bet es arī es pārfrāzētu to, ne jau, ka viņš neaizstās tevi, viņš aizstās lietas, ko tu dari. Tu mainies, līdz ar to viņš aizstāja darbus, bet ne jau tevi. Grāmatvedis ir mainījies, tu 100 gados, 200 diezgan. Nu labi, bet viss kapitāla sistēma pēc būtības ir uzbūvēta uz tā, ka tu, kā cilvēks, entity, esi pēc būtības darba kaut kādu procesu nosacīt. Tev ir kaut kāds amats un tev ir kaut kādas lietas, kas tev jāizdara. Un tad vienkārši jautājums, ja tu skaties no iekšienes šobrīd, no savu uzņēmumu kontekstu un arī tas, pie kā jūs strādājat, vai piemēram, nākamajos 3-5 gados fundamentāli kaut kas mainīsies tāds, un ko tu redzi, ka varētu mainīties. Vai arī tas tomēr izskatās, kurā laivas pusē tu sēdi? Vai tajā, kas saka, ka viss būs slikti, vai tomēr, ka tas būs daudz labāk nekā mēs pat spējam iedomāties? Pagaidām es neredzu, ka tas tik ātri notiek. Kā stāsta, ka tur tagad viss mainās, viss notiekās. Es katreiz, kā es izkāpu ārā no mūsu biroja, man liekas, ka es kaut kāds pāris gadus pagātnē, kā man jāsāk runāt mierīgāk, lēnāk un citiem vārdiem. LinkedInā dzīvojot, noteikti tāds sajūta var rasties, ka tur viss jau. Ja tu šodien to neizdari, tad viss pēc gada. Kā dzīvojot, tu vēl brīnies par otrās Dallas bildēm. Jā, tas nebūs tik ātri. Un atkal tur būs kaut kādas arī funkcijas, atsevišķas funkcijas, kas pamainīsies. Bet nebūs ātri, tāpēc, ka sabiedrība nespējām mainīties tik ātri, vai arī nebūs ātri, tāpēc, ka tehnoloģija nebūs tik ātri. Arī tehnoloģija, tas pats Klārna nomainīja visu, tur super ietaupīja, un tagad visi liek atkal ņemt cilvēkus, jo tur nav līdz galam. Tur nevar es saprotu, ka 2 gadi pagājuši, un tiešām tā attīstība tik strauji, tik daudz ko var jaunu izdarīt, bet tieši tāda sabiedrībai un sistēmai jābūt arī, un sistēma nav ātra. Viņa nav ātra. Un bija vēl otra lietiņa par šito, par to, vai tagad visus atlaidīs un viss mainīs. Vai tu esi tajā pusē, kas domā, ka viss būs slikti, vai tieši otrādi, tomēr tas nesīs lielāku labumu sabiedrībai nekā... Jā, atkal, ja mēs runājam no biznesa un darba viedokļa savādāk, tur būs labi. Par statistiku, kad tagad, vismaz uz doto brīdi arī man interesē pašam, es laiks skatos kādas statistikas, vai tas, ko mēs darām, ko tieši tas ietekmē, vai, atbalsta, bet kad 6% gadījumu mazi uzņēmumi samazināja darbiniekus, 13,6% palielināja, jo viņi spēja beidzot izplasties. Tā kā savu operations palielināt, jo viņi bija iesprūduši kaut kādā tādā. Un tagad beidzot spēja darīt vairāk, un tur vajag to cilvēku. Tur vajadzēs vienmēr tos cilvēkus. Un es domāju, ka ekonomika augs un vajadzēs vairāk cilvēkus. Augs gan, kā saka, cilvēka ekonomika gan tā, un tā būs milzīga, bet šeit, tur kaut kādas atsevišķi amati ļoti, ļoti pamainīsies, tā kā ultra, bet... tas nebūs tāds, ka vienu dienu atombumba nokrīt. To jutīs, redzēs, un nevajag skatīties LinkedInā tos, kas tur tagad viss, čau. Man kā vadītājiem uzņēmumu vispār par to ir jādomā, tas ir jāskatās, un tāpēc tas atkal mans, vai ne, ir jāsāk cilvēkiem tagad dot lietot un kaut kā to visu kultivēt, lai jūs neatpaliekat kā uzņēmums, un lai nav to vienā brīdī tie cilvēki jāatlaiž un jāņem cits, kurš pieskatīs tagad tavus aģents. Tu gribētu, lai tavēji iespēja pieskatīt tos aģents, bet viņam ir jāsaprot, kas tur tagad notiek, ko viņš domā, ko viņš nedomā, ko viņš saprot. Kā to dara savā uzņēmumā iekšē? Pātag. Ar pātag, jā? Kā mēs mācam lietotēji, Pieslēdz pie galda, un kamēr nav atrisinās, tik ne. Pat nevis mācas, bet vienkārši tas, kas ir tās prakses vai tas frameworks, kādā veidā tu liec tiem saviem darbiniekiem iet dziļāk un vairāk un lietot un mēģināt vairāk kaut ko izdarīt to visu. Ir kaut kāds frameworks vai arī... Mēs tagad pat teo tieši, mēs tikai to vien daram.
Nē, nu, tas skaidrs. Bet kā? Es gan esmu pagaidām tas custom GPT, laikam ir tāds vissaprotamākais cloud project būvētājs. Ja es redzu, ka es problēmas uzbūvēšu cloud project, un es teikšu, tu viņu lieto, lai sev mazāk problēmas. Un ja viņš man prasa jautājumu, es saku, paprasīju viņam, kamēr neesmu viņu parunājis, tu nenāc pie manis vienkārši. Un šitā es esmu ticis vaļā, un tā es viņus piespiešu sāk lietot, un īstumā, baigi forši tieši nesen vēl. UX mūsu frontend, es tāds synthetic user, es saku, paprasti viņam arī pa bildītēm, pa kaut kādu flow. Un viņš bija kaut kad lietojis, bet tagad vēlreiz, tu nos tik labs. Jā, es uztaisīju. Un tagad arī kaut kādu mārketinga atskaitēm, gan analīzi, gan reportam. Un arī pa synthetic user bija tieši tas pats. Uztaisīja kaut kāds video skripta skriptu, un tā kā paprastīju, ko domā. Es paprasīju viņam. Nē, tad paprasīju viņam, tad prasa man. Nu, tā kā, es sabūvēju tos tā kā manējos layerus, ar kuriem ir jāparunā, pirms tu man kaut ko, tā kā jēga. Tā kā, es tāpat iešu un viņam prasīšu, tā kā tu paprasti, un tad nāc pie manis. Jo es tāpat, es visdrīzāk to second opinion tik un tā parunāšos vēl, jo, man arī tāds, es nezinu, HDHD vai nē, bet es visu laiku par kaut ko domāju, un tad tagad pārslēgties, man nav nenormāli daudz laika, tā kā ielādēt, padomāt, man nepatīk pavirši to darīt, līdz ar to, un man nav nenormāli daudz laika, tāpēc es to ielādēšanas procesu daru kopā ar viņu. Es paņemu tagad to, pasaku, kas te jādara un ko es domāju, un tad viņš man pirmo reportu iedod, un tad es sāku, ok, tā ir tā ielāde, kā es ielādēju tajā konkrētajā uzdevumā, kas tagad ir jādara, es viņu paņemu to, iedod kontekstu, un tad es sāku tagad domāt kopā ar viņu. Jo sarāk, jā, pavirši man nepatīk, un ja tas ir lēni, tad tas ir baigi ilgi. Tad prasa laika, tagad tā bija jāņem vērā tas, nebija tas. Tad es došu to atgriezko saiti pēc tam tikai. Un tad, lai tu pātrinātu, tas tikai caur turienu met tas laiks. Cik lielas komandas tagad ir optimālas komandas, lai veiktu darbus? Jā. Lauksaimniecībā? Nu, nē. Domāju, ka laikam tieši pie kompsēžu. Jo, reku, tu minēji, tas jau nenotiks vienā dienā un vēl kaut ko, bet tad, kad vienā dienā tur Microsoft palaiž vaļā 11,000 cilvēku, 11,000 cilvēku ir diezgan daudz. Cilvēki, kam vienā dienā ir tagad, sākot ar nākamo mēnesi, ir tāds, hei, tagad vai man ir jāpārācās, vai man kas, vai man shiftot mindset uz, es pat biju senior tech arhitekts, un tagad, cik viegli pieņemt lēmumu, būt fermerim, vai ne, vai kaut ko tādu. Jā, tur es pieļauju, ka tur pirmkārt nenokomunicēja, kas ir slikti publiski, laicīgi cilvēkiem. Bet es saprotu arī, kāpēc. Tad publiski uzņēmums, tu nevari tur tagad ar akcijām spēlēties. Jūs pēc 3 mēnešiem vai 6 mēs te būvējam kaut ko, jā. Bet savādāk forši būtu laicīgi ziņot, palīdzēt, uztrenēties. Es noteikti iet uz tādu uzņēmumu, kurš vēl nav to izdarījis, un varbūt pat konsultēt viņus vēl uzbūvēt to, lai varētu vēlreiz atlaist. Jo es tikko biju klāt kaut kam, kur nomainīt cilvēkus, es reāli superīgi pieredzi, bet visdrīzāk neviens nebija iesaistīts tajā. no tiem, ko laid vaļā. Jā, kas arī ir interesanti, jā. Bet tā, ja es esmu iesaistīts, tas būtu super. Bet savādāk, ja es tā vienkārši, tad grūti pateikt, daudz dažādu amati noteikti. Cik jums liels tīms ir? Mums ir 6. Prasās vairāk? Nē. Pat to viss tas, kā... Nē. Jūs augat, nav nevienas funkcijas, ko tev prasītos reāli palielināt šobrīd, sales, piemēram. Mums, ja mums būtu demo, mēs ejam uz 100% self-servisā, tā kā mēs demo jāiztiek ir, tas ir tas uzdevums, tāpēc mēs to X tur mocīsim. Jā. Bet savādāk, tagad, ko mēs pamainījām, ir, es piesaistu ekspertu, kurš man uzbūvē setupu sistēmu, un pieskatām mēs pēc tam automātiski vai semi-automātiski to pašu. Tā kā neprasā. Es piesaistu tādu, kurš var uzbūvēt, lai viņu nevajag. Palielam. Tas, kā es nohairoju ekspertu, kurš uzbūvē, lai viņu man vairs nevajag vairāk. Es tehniski pietiekami labi saprotu, lai spētu viņu pēc tam pārvaldīt. Ja es nesaprastu, jā, man vajadzētu vēl viņu pieskatītāju, bet mēs pieskatītāji esam diezgan labi. Mums vajag, lai to uzbūvē tagad e-pastu, tur gan infrastruktūru, gan to tur nurturing loģiku, tur ēdiem, googliem. Atnāc uzbūvē un paldies, pagaidām. 2 mēnešus, ok, bet pēc tam, kāpēc? Un jūs klienti tāpat skatās uz jums? Mēs šobrīd arī tirgojam one-time payment.
uz doto brīdi, lai nesarežģītu. Līdz ar to tāds arī mūsu attiecības. Tu samaksā mazu naudu nenormāli, lai ietaupītu 6 stundas, un palielinu visu komandu, mums pat vienalga. Jo es jau nezinu, cik jūs lietojat. Jā. Tu paņem to failu, un jūs varat izdalīt uz 1000 kaut vai cilvēkiem to failu. Tā ļoti, ļoti tādas arī konkrētas attiecības mums šobrīd ir. Un paralēli mēs būvējam to, lai tu varētu pēc tam atjaunot viņu un uzlabot. Gan kā arī labāk pārvaldīt dažādas klientus, dažādas produktus. Šobrīd vienam ideāli būtu, ka tu uzbūvē to vienu projektu ar mums vienam produktam. Nu, nejauc kopā. Vispār tas ir vēl viens, ko es mēģinu atdalīt. Runā vienā čatā pa vienu lietu vai runā dažādos vispār custom GPT pa dažādām, tādām izteikti lielām tēmām, lai tur nejauktos kopā tas viss. Un, tad tu varētu gribēt vairākiem produktiem, vai jaunai valstī atkal nianses atšķirās, tu taisi jaunu tā kā kontekstu tādu bāzīti. Pagaidām viņi tādas neatkarīgi ir, bet tā, kā es teicu, tā vīzija ir tāds tā kā gan izvēl GitHub for business context, ka tu vari tur viņu slikt un mērģot kopā un atdalīt un to produktu līnijas un vēl kaut kas. Un plus arī to, ka tu vari barot iekšā un mēs tā kā pārrakstam tā skaisti, neko tur nesabojājot. Tad vienu niansīti nomainīt tur, kur tieši vajag un nekur citur. Tad pagaidām ir tas one time, tā kā audzēt to, jo mūsu interesēs, ka viņi sāk saprast, kas ir konteksts un kāpēc tas ir svarīgs. Un jau man vajag vēl šeit tādu informāciju. Šobrīd viņiem konteksts ir informācija par tavu uzņēmumu sakārtot, lai mākslīgais intelekts saprot ļoti labi. Konteksts ļoti labi paskaidro, bet mēs viņu nevaram īsti izmantot. Tu minēji, ka tev pa lielam rīki, ko izmanto, ir Claude 1. vietā, GPT 2, Gemini 3. Kāpēc mēs Eiropā tik maz dzirdam par Mistralu un neizmantojam? Man liekas, nevienā podkāstu epizodē nav skanējis tā, ka, Mistrals tā kā 1. vietā. Arī Vāršs, man liekas, var redzēt, kad iedod visiem pamēģināt visu pēc kārtas, tad no, 30 cilvēkiem viens tikai pasaka, man patīk, kā Mistrals izdarīja. Vispārējie saka OpenAI, Claude vai DeepSeek, jā. Gemini daži, bet otrādi. Pieredums? Vai Svetbankas krāsa? Es varu pateikt, kā es esmu paskatījies, vai kā es pieņemu lēmumu, vai es vēlreiz mēģināšu. Jā. Ja es pamēģinu, un man nav nekas, kas man savādāk ir, vai ātrāk, vai labāk, tad kāpēc es kaut kad vēl mēģinātu? Es kādu labu laiku neatgriezīšos. Un tāpēc man ir GPT kaut kas par Plexitiem, ir kaut kāda cita funkcija. Man ir viena funkcija, vai pāris funkcijas, ērijas, kuras viņi izmantoja. Ja būs kaut kas labāks kā par Plexity tajā, ko viņš dara, tad es varētu nomainīt. Bet ja Mistrals nedara neko labāk nekā tie 3-4 manēni, kāpēc? Man šobrīd, ja Mistrals varētu būt tur cena vai vēl kaut kas, man šobrīd cena nav vispār aktuāla. Tad man nav iemesla, Groks, piemēram, arī viens konkrēts iemesls, es viņu arī tur tādā twitterīgākā valodā paspēju, viņš labi pārtais valodu vai kaut kāda reāla informācija, tur pēdējo kaut ko, kas noticies. Un tad konkrēti, tu aiziet pakaļ tam, kam tev vajag. Tas ir interesanti. Tik daudz cilvēku bimbā par to, ka kur dati glabājas, kur viņi apstrādājas. Mēs esam Eiropā, tur GDPR un vēl kaut kas. Un tāds jūs esat izlasījuši tā kā General Data Protection Regula. Ir skaidrs, vai ka neviens kaut kā uz to Eiropiešu Mistralu neskatās vispār. GPT un Claudam ir data processing arī Eiropā, tāpēc, kaut kāda daļa te noteikti turpat Frankfurtē. Liekas, ritīgi interesanti, ka it kā no vienas puses mēs dzirdam, ko data security un safety, un drīzāk information security, bet neviens nedara. Visiem GPT vienkārši pirmajā vietā. Tad jautājums būtu, vai man ir būtiski process, datu apstrādes, kaut kur atrašanās vieta? Vai tu vispār saproti, ko tas īsti tev dod vai nedod? Jā. Vai vai tas ir tik būtiski, lai es tagad pat uztrauktos? Man kā startupam, es domāju, ka vienalga ātrums ir svarīgāks nekā kaut kas viss cits. Tāds Rimī varbūt vai banka. Tad tu sāc domāt kaut ko. Bet tur arī atkal tev ir Microsoft, kurš jau ir ielicis iekšā kāju. Kuram viņi arī nesako līdzi, kas notiek kur, jo... Tu tikai aklā uzticies. Tur viss tā kā labi būs. Jā, jo cilvēkiem, es redzējis vairākus tādus projektus, kur tiek sasetapots, mums ir ļoti svarīgi, lai viss glabājas pie mums un tam līdzīgi, un tiek izmantots Power BI, kas burtiski, kad lādējas lapa,
tu apakšējā labajā stūrī redzi na.microsoft.com. Tātad tas viss aizsūtās uz Ziemeļameriku, pēc tam atnāk atpakaļ, procesēšana notiek tur. Un viņiem tāds, mums ir rītīgi svarīgi, es tāds, jums ir rītīgi svarīgi, jūs paši nezināt, kur viss notiek. Jā, nu tā arī tāda interesanta lieta. Pēc visas loģikas vajadzētu būt, ka tas ir būtiski, bet cilvēki malc. Nu, un tas arī jāņem vērā, tad kā mēs jau arī līdzīgi tikai no kvalitātes viedokļa, mēs zinām vēl labāk, es jūtu, ka tur tas nav, un tad mēs sapratām, 90% viņi pat nezin par savu biznesu, tā kā nespētu novērtēt, vai tas ir labi vai nav labi. Jā. Nu, tas, kā aprakst, vai ne, visas tās lietas. Tur un tāpēc tur veseli čupi tie maziņie tur ir. Es skatoties, man liekas, šausmīgi kvalitāti, bet viņi kaut kas tur notiek, kaut kas tur lido, nu, un tad mums vajadzēja, var cikot, kvalitātes un jauns data points, detaļas mums nevajag vairāk reāli vispār. Mums vajag tikai vienkāršāk un brutālāk tirgot. Un aiziet. Nu, mēs nebūs tā, ka kāds vēl novērtēs tagad to kvalitāti, kā Mr. un kāds novērtēs tagad to mūsu to kaut kādu GDPR, nu, tad gaidi, ka kāds novērtēs. Līdzīgi bija kaut kāds 11 labs vai vēl kaut kāds. Un vienam bija, ka mēs esam kvalitatīvāki un kaut kādi tur, un tad ir 11 labs, kurš vienkārši Labāk. Tirgo. Nu, tā kā visi lieto šito, tu vari būt kvalitīvāks ar saviem pārslietotājiem. Nu, Nu, tu biji tas, ko viņi tur mēģināja noturgot, tas otrs bija, mēs esam daudz labāk emocionāli, spējam tur čukstēt, spējam kliegt, būt dusmīgi, bla, bla, bla. Who cares, jā. Un tagad, tur, protams, 11 labs arī var izdarīt, bet kaut kādā brīdī tas bija tāds. Un tad viss aiziet, paspēlējās. Padedzina tokens bezmaksas, jā. Bet tāpēc, ka tu pieredzēs, jā, un tā ir tā kļūda, kad arī tev jāmauc uz apjomu, un pēc tam jau tev būs nauda un viss pārējais, lai tu izdarītu arī tās lietiņas, kas iztrūkst. Un tā bija arī man, es atzīstu, mums arī gribējām no tās kvalitātes puses, un tad ir tie, kas tur bliež vienkārši uz apjomu, man liekas šausmīgi, bet viņiem tagad ir nenormāli daudz naudas, lai to visu salabotu. Nu, tā kā, who's the winner, ne? Es tieši klausījos tagad interviju par OpenAI un Google. Un to kādā veidā, ka Google pēc būtības tipa ChatGPT, in general, līdzīgs risinājums, bija jau gadu pirms tam, pirms viņi palaida. Un viņi vienkārši nelaida tikai tāpēc, ka reputācija un tā, un tur beigais risks un vēl kas, bla, 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 bla. Un OpenAI, kā startups, viņam vienalga. Un šobrīd, ja tu tā paskaties tādā top of mindā, kas ir ChatGPT? Jā, tas jā, tur, to es saku senčurā iemācījos, cik daudz tomēr startupam ir priekšrocības. Tu vari darīt vienalga. Nu, tā kā, nesanāca. Zoklip, jā. Jā, just move on, jā. Tur tev ļoti uzmanīgi jāsaka, ko tu dari, tu nevar nofēlot, un tu tur tāds reiz problēmas, nu. Tas ir jāizmanto, tāpēc tev jāšipo ar pusgatavi, varbūt arī dažreiz tie produkti, kas jau kaut ko dara. Nu, un tas, ka nostiprina to mindsetu, neslīpē tik ilgi. Kas ir ikdienas transkribērs, sapulču pierakstītājs un vēl kaut ko? Mēs izmantojam Sanu, mums lielākā daļa no mītingiem ir latviešu valodā. Kā tev ir? Es taktiku izmantoju. Aha. Ko viņš labāks? Jā. Sanu, tu esi mēģinājis? Es esmu mēģinājis, bet viņam jau tur tik daudz funkcijas, visādas transkripšanas nav tā kā viņa galvenā, vienīgā lieta. Nu, tagad viņam reģenti. Mītingu naudas mēs izmantojam. Pēc būtības viņš ir vienkārši klausītājs mūsu sarunās un atsūt kopsavilkumu beigās. Jā, es sāku tāpēc, kad viņš, labi, tur cenas ziņā nebija galvenais, atkal plekam pieredums. No otrs tāds sīkums. Man tomēr viņš nav tas, kurš pievienojas tur tagad tā awkward tajā zvanā. Viņš reāli kaut kā savādāk nolasa tur to visu. Viņu var neredzēt vispār. Viņš tā kā neredzams ir. Es varu paziņot, ka viņš ir, es varu nepaziņot, ka viņš ir, kas ir ētikas jautājums, bet savādāk, es kaut kā pieradu, jā, un arī tur kaut kāds automatizācijas, kaut ko no viņa ņēma ārā. Es sanus paspaidīju, bet tur izskatās, un tad man tā visa ekosistēma tur jāizmanto. Viņi šitie džeki tagad tikai šito. Un viss, tu vari kaut kādu automatizāciju piemest bišķi klāt. Bet es ņēmu pataisnu ārā uz Make vai Zapier un daru, ko tur man vajag tālāk. Tam viņš brutāli tikai pieslēdzās ierakstā valodas ziņā. Ir ok, tur gan ir jāpārslēdz, tas varbūt tāds, jo viņš ņem no, piemēram, Google Caption. Ja es Google Meetā runāju, Google ir tas, kas caption tā es, un tas vienkārši no viņa ņem to caption. Latviešu valodā, bet strādā viss kārtībā. Kurā mirklī Makes kāda Zapiers un kāpēc ne Nathans?
Es neesmu piesēdies, laikam, vienkārši. Mhm. Un mēs Zepieru arī ņēmām, tāpēc, ka mums vajadzēja viņu apmācīties, tāpēc, ka mēs strādājam maziem vidējiem uzņēmiem, un pēc statistikas viņš ir tas, ko jau lieto ļoti daudz vienā vai otrā veidā. Tad mums tā doma, ka, ja tu izmauc to kontekstu, tu vari viņu ielikt jebkurā esošā vai jaunā workflowā, iebarot to kontekstu šī solī, vienkārši paņem to no Teo, un tas ir daļa no tava solīša, un tu vari maukt tālāk. Viņiem tur bija tie parametri vairāk, tur izmērs, marketplace, consultants, cik daudz izmanto networks, tas, jā, tā bija tā, laikam, mēs meiku paši sev kaut kādām citām lietām, un tad, atkal sēdēs, lai vēl vienu, nav nekas uzreiz šobrīd uz citienu tāds agentic, man nevajag neko tik agentic, es teikšu, visu agentic es būvējuši Claude. Jā. Kā tu definē, kas ir agent, kas ir assistant? Tagad arī, kā es saku, es būvēju asistantus tādus, ka viņi diezgan agentika uzvedās, ka viņam ir kaut kādas instrukcijas, ir kaut kādas soļi, un viņš tā kā vada cauri un izdomā, vai izlēst vai neizlēst kādu arī soli. Viņš to dara vienkārši iekš Claude projekta. Un viņš pat var, caur MCP pieslēgties, tur Google šitam izvilkt kaut ko ārā, vai ierakstīt kaut kādā brīdī Google šitā. Tas tāds aģents, arī, bet vispār, tāpēc, kāpēc tu arī pieminēji, tad tā burvība ir tajā, ka viņš var uzģenerēt to plānu un pats izvēlēties, kurus tūļus izmantot šī konkrētā uzdevuma saistībā. Tas būtu tas, kur tāds agentic. Akal ir assistant, agent un agentic. Kur tur sākās, un vēl, kā es teicu, vēl skatoties, kurš sevi sauc, kas ir actually, un kā, tur ir grūti, bet asistenti paliek diezgan agentic, es teikšu. Paši par sevi, vai ne? Paši par sevi. Tāpēc arī vēl viena lieta, kāpēc mēs darām, kā mēs darām, kad tie džeki tur būvē labas štēles, un mēs vienkārši gribam ar to mūsu kontekstu palīdzēt cilvēkiem tās štēles utilizēt daudz labāk. Tagad tur arī saslēdzoties ar tiem visiem MCP un integrācijām, un es gan arī nesaprotu un klausās, kas ir MCP. Kas bija tas pirmais? Es vienmēr to pirmo vārdu aizmirsu, bet Communication Protocol, Model Communication Protocol. Ja? Conversation. Communication. Okay. Man ļoti sašo, iegooglēju. Jā, kas ir īstē, bet tas pa lielam ir, ja ir API, kad sazinās caur divas sistēmas savā starpā spēja komunicēt, ir tā kā vārnīca, ja tu man sūtīsi šādas, tad atbildēsi šādi. Okay. Tad MCP ir tas pa virsu vēl viens layers, lai divi aģenti vai vienkārši natural language var sarunāties. Es tev pasaku kaut ko, un tu to kaut ko pārvērt API izsaukumā, dabū atbildi, un tu atbildi man kā cilvēks. Kontekst. Es dienā model context protocol. Es dienā to izmantoju savā leksikonā, un tu man izsit ārā kaut kādu conversation. Jo es arī kontekstu mums likās, bet kaut kur, atkal iegooglējot ne tā, jo, Anthropics jau ir the Godfathers, te viņam jābūt the ultimate abbreviation, vai ne? Bet kontekst, pa lielam viņi tā kā vēl viens layers uz API, lai var natural language'ā sarunāties, paprasīt to, ko tev vajag, viņi pārvērš tehniskajā valodā, izsauc to, ko viņiem vajag, un tad tu vari vienkārši caur natural language runāties ar praktiski jebkuru API. More or less. Jūs 6 cilvēku komandā, un tu teici, ka tev tā kā pietiek. Tas nākamais solis, no tāda tīra biznesa viedokļa. Ja tagad jūs pārdodat, principā notirgo kaut ko, klients nopirka, aizgāja mājās un lieto. Nākamais solis tad ir ieviest kaut kādu šīs servis lietas nosacīt un update lietas. Tas, ko jūs augstat? Jā, tā ir abonēšanas maksa, abonēšanas maksa par to, ka mēs uzturam up-to-date, palīdzam tev arī uz visiem tiem servisiem nodot caur API. Tur visādas īstenībā labas lietiņas mēs varam pielikt, jo pie mums ir labs konteksts līdz ar to. Bet mūsu tik un tā fokus būs nevis varbūt ieteikuma veidā, kā utilizēt, bet mēs gribam būt tomēr tas konteksts management, kā viņu pārvaldīt un kā viņu tur nevis utilizētāji pilns ir. Mēs gribam palīdzēt, tagad tu tur var izdarīt to un tu varēsi izdarīt to. Paši būvējot, mēs sākam tā kā konkurējam, bet mēs redzam, ka it kā vajag cilvēkam arī tādu turpinājumu tam visam, jo ilgtermiņā mēs negribam būt tur galā. Mēs gribam būt tikai tie, kas pārvalda, iesūdz pārvalda un sinhronizē.
Bet tagad cilvēkam tas jāpalīdz ir arī izmantot bišķiņu. Nu jā. Bet jūs esat līni, jūs neglabājat nekādas datus par uzņēmumu, ne? Mēs dokumentus burtiski pēc procesēšanas izdzēšam to, kas tur bija iekšā. Bet nu, tas konteksts, pats rezultāts, tas kopsavilkums. Mans inputs tur ir iekšā, bet dokuments nav pie jums. Dokuments ir pie manis. Nē, nu kā es saucu dokumentu kā inputu. Tavs inputs ir dokuments un mājaslapa. Mēs šobrīd nepieglabājam, bet mājaslapa mēs domājam, ka mēs varētu pieglabāt. Nu, tā ir publiska informācija, plus tāpēc, ja tu gribi upgradeot, lai būtu ērtāk, mums vēlreiz nav jāskrēpo tur tas viss. Bet dokuments, tagad dzēšam uzreiz, mēs ieviesīsim, ka viņš jūs varbūt kaut kādām 48 stundām ir, ja tu gribi vēl kaut ko jaunu dabūt ārā no tā visa, bet mēs izdzēsim automātiski, vai tu vari izdzēst uzreiz. Bet vispār jā, mēs pašu to source nepieglabājam. Mēs tikai konsolidēto kopsavilkumu. Tad jūs kļūsiet par tādu interesantu agregātoru, kurš mums savāc ļoti daudz dažādas biznesa. Kontekstu vācelīt. Jā, jau vācam jau, un tur labas lietas var dabūt. Pēc tam ārā mēs gan neizmantojam. Izmantojat kādreiz? Nu, atkal anonimizēti un ar atļaujām, un tas viss pēc tam, protams, jādara. Tas nav. Jo ilgāk, man liekas, cik tev aktuāli ir dati no pagājušā gada uzņēmuma, kurš tajā laikā sāk izmantot AI, un ir tik... Bet patērni jau kaut kādā, jebkurā gadījumā saglabājās. Interesants patērns būs, kā viņš mainās. Jā. Kādu viņš ievada informāciju, kā pamainījās. Tagad tas viss konteksts, kā ievada informāciju, kā mēs, ja to vēsturi glabā, tā arī tik interesanti. Tur ir arī no tāda AI izpratnes viedokļa, kā baroja un ko viņš izdarīja. Jā, tas varētu būt interesanti. Bet vai tā ir aktuāla informācija no tāda viedokļa? Es domāju, ka nē. Mēs redzam, kur tagad, kas notiek biznesos pasaulē. Tas doesn't make sense. Jā, nu viņš vienmēr būs. Nu, viņš nebūs. Nu, tas nav tas arī. Man drīzāk interesētu, kā spēj un var izskaidrot biznesu. Jo mēs, galvenais, viss, ko mēs domājam, tas kā iztulkot biznesu mākslīgam intelektam tik labi, ka viņš tā kā saprot. Tas, ko es visu laiku... Palīdzēt, jā. Jā, kā tev jāpāroptimizē viņš nedaudz, tas formātiņš ir. Ok. Tādā ikdienas režīmā bez darba lietām, kā tu lieto mākslīgo intelektu? Lieto kaut kā vispār? Es tagad, jā. Tur arī ChatGPT. Kā es teicu, tādām ikdienas štelītēm, tur uzbildēja kaut ko, tagad remontēja. Mājai tur uzķūnē, saka, kā mēs varētu uzķūnēt. Viņš man uzdizainēja, un es arī jau reāli procesā. Tur nav tik skaisti, kā tur bija tajā bildītē, bet, jā, Amerikā man vajadzēja, tur bija bišķi samuls, kādu degvielu jālai tai mašīnai, tur, tā kā pēc korķīšiem skatos visur, pēc tahometra, labi, make sure vēlreiz, lai neielēt ne to. Tur es kāds trīsais sabildēju to un to, un es gan pieķēru, ka viņš pats vienā brīdī sajūt. Viņš saka, vai padomā vēlreiz, man liekas, kaut ko pārprat. Es kā jūtu, kad nav. Es gribu, jā, tāpēc nevaru paļauties uz viņu pilnībā. Bet es domāju, es gribēju, vai es kaut ko šajā brīdī neesmu ņēmis vērā. Kā es teicu, es drīzāk viņu pārbaudu, vai es neesmu kaut ko varbūt palaidis garām. Bet es neuzticos līdz galam. Tādas, jā, visādas tādas ikdienas štelītes, kaut ko nobildēt, atrast, ātri saprast. Bet pārsvarā laikam tomēr caur vizuālo. Tas ir tas, kurus vairāk iztrūkst, vai tāds lielākais value. Tu arī runā? Tu vienā mirklī minēji, ka... Jā, es dzīvējā nerunāju. Tik dzīvējā runāt. Tur ne. Bet uz audio kā tādu, jā. Es ierunāju visu, kas man tajā brīdī vajadzīgs. Es nospēju, ka viņš tā kā pārēšu tekstā. Tas ir gan visbiežāk, it sevišķi tagad ir kaut kādas jauna tēma, jaunas idejas. Ja man ir jānopulē the final version, obviously es to nedarīšu. No telefona. Un uz datora es nerunāju audio. Es pārēju uz telefonu. Un tagad es kaut kur braucu. Es biju tā, ka es izbraucu veikalu un es atbraucu apakaļ ar produktīvam marketinga tīmam un vēl vienam gataviem dokumentācijām, kas tagad nākamais tur, vai ne? Vai ko es esmu izcicinājis no kaut kāda pēdējā, pasākuma vai mītinga. Tev ir bērni, vai ne? 4. Cik liela? Tikai 4. 3, 7, 13... Tikko nomainījās 13, 15, 2, jā, 13 un 14. 15 būs augustā. Jā, tur šitas. Es gaidīju, ka būs kaut kā tikai pirmskaits. 3, 5, 7. Nē, tur tagad tikko nomainījās. Un, viņi lieto? Jā. Tu viņiem esi iedevis to, vai arī kaut kas apkārtējā vidū? Vai?
Es nezinu, vai es esmu iedos, bet viņiem skola arī jau tur kaut ko. Es drīzāk pa laikam pajautāju, kā, vai nav kaut kāds tāds, lai labāk to darīt. Nu jā, vai nu arī akal, ja kaut ko tu nezini, tad kā paprasi. Nu, tad prasi, tā kā Google first, ne? Un tad nevis, ko lai dara. Es arī tagad, nezinu, pusotru gadu laikam daudz izmantoju īstenībā ChatGPT aplikāciju telefonā, jo viņi bija ļoti up to date. Ar visiem nobildēt un tam līdzīgi, bet man omē, piemēram, tas vispār nestrādāja. Man viņai vajadzēja ieviest to WhatsApp, WhatsApp numuru, bet tur arī diezgan forši tu var nobildēt, tur aizsūtīt, bet tas bija tas slieksnis, kā viņai ir pietiekami ērti, lai saprastu tehnoloģiju. Bet tagad man ir tāda habit maiņa, es cenšos iemācīties jaunu instrumentu Gemini, kas ir parādījies telefonā ar One UI 7. Kā ar vienu pogu tu vari atvērt, tad ieslēgt kameru un to visu. Un šķiet nepierast vienkārši. Nu, vienkārši pierasts vērt arī to GPT. Tas noteikti ir tas, ko es tagad nedaudz man, bet ritīgi gribēju apgūt. Jā, vienkārši jauns stils. Pāriet no Word uz Google dokumentiem, bet kaut kas tā ir jāpamaina. Ja tu redzi nākot pēc 5-10 gadiem, kur mēs būsim ar visu to tā? Vispār nav nemazākās nojausts. Neviens, viss kaut ko var tur minēt. Kā tā paša nišai? 10 ir daudz. Nu, ja paskaties, ko viņš 2002. gadā varēja darīt un ko tu saprati, ko viņš var darīt. Un plus, atkal ņemot visās vēl šās neparedzamās sistēmas un sociālās reakcijas uz to. Un kā viņš ir attīstījis, gadu, 2 varbūt, tu vari kaut ko tur apmēram. Nu, nevar arī. Tur līdz oktobrim nevar. Jā, ne mazākās. Labi, bet es pārfrāzēšu bišķi. Tu pateici tēzi, kam es piekrītu tam, ka cilvēka atbildība ir pamainīties un AI aizietās kaut kāds dažādas skills. Piemēram, paralegal, kas ir tur legal assistant, viņš var būt obsolīti, ja viņš neizauga līdz kaut kādam citam skillam vai kas vēl tāda, tiešām asistenti, ko mēs esam pieraduši, ieliec man kalendārā, izdara to, un tie parasti bija junior cilvēki. Tā kā šiem cilvēkiem idejiski šī profesija kā vienība tiek izgriezt ārā, vismaz no biznesa čārtiem, tur taču viņi tiek izgriezt ārā. Kādu profesiju tu novēlētu viņiem iemācīties? Jā, labs jautājums. Man drīzāk liekas, man nav atbildes, ko vispār darīt junioriem. Arī programmēšanā juniors uztaisīja kaut ko seniors apskatījās. Tad tagad nevajag kaut ko, kas uztais kaut ko, kas ir jāapskatās. Kā viņš ir uz pieredzi, lai viņš spētu apskatīties kaut kādā nākotnē to, ko viņš dara. Tas drīzāk ir tāds neatkarīgi vispār no jomas. Jā. Kā man nevajag juniors darīja kaut ko, kas mums visu laiku bija jāpārbauda. Taisīja edge case. Tad uz to viņš trenējās. Uz tā viņš trenējās. Kā viņš tagad viņam būs pilnīgi sarāk jātrenējās. Tas drīzāk ir. Bet tā konkrētā jomā tur uzbūvēt, atkarībā no galva strādā. Tādam jurista veidīgajam vajadzētu galvai strādāt sistemātiski, pie tam līdz ar to viņš varētu būt labs prompters ritīgi. Būvē kaut ko. Būvē tu visu kaut ko sapratīsi. Man ir daudz jaunāku māsītes brālēnu, un kaut kad nesen, pirms pāris mēnešiem, satika arī visus. Un es vakar aizdomājos par to, ka man jautā, ko darīt, ko Igors ierekomendētu, kur iet mācīties, un kaut ko man bija aizdāma. Zini kā? Santehniķi, metinātājs varētu būt decent profesija, tīpaši zemūdens vai alpīnismu metinātājs. Kaut kas tāds. Tur neizrušīs, jo mani aizdām, ja man tagad būtu 15, un tā domāšana, kas man bija, kad man bija 15, kad es nezinu, ko es gribu darīt, tas ir ļoti normāli. Tad man ir TikToks, priekš kā man zināt, ko es gribu darīt. Tad man ir aizdām, ka tur, kur tu decent var iemācīties strādāt ar rokām. Tad tu domā, ka pēc 5-10 gadiem robots nevarēs santehniku taisīt? Pēc 10 gadiem. Tas gan es varu pateikt, ka viņš točni varēs taisīt santehniku. Tāpēc, ja tu sāc tagad studēt, es nezinu. Es drīzāk ieteiktu kaut ko, kurš tev tomēr palīdz saprast. Es nedomāju par taisīt, es domāju par labot edge case. Jā.
Bet viņam būs jāiegūst pieredze, un iegūt pieredzi atkal viņam būs grūti, jo robots to pēc 10 gadiem 100% darīs. Reiz Džekas ir prom no darba, ja taisīt santehnikas robotu. Jā, tā kā 100% viņš to darīs. Nu, es nezinu, tad tiešām kaut šaubos, labi, es piekrītu kaut kāda ekstrīma tur kaut kā, bet nu kāpēc? Tu esi redzējis, ka viņa... Man liekas, ka tas ir 10 gadi, Igor, 10. Mēs runājam par 2 gadu tagad progresu, kas notikās, un tu vēl 10. Reāli roboti jau spēja darīt pēc būtības. Tas jautājums tikai vienkārši, nedaudz laika un patrenēšanās. Ģenerāli. Kustības ziņā varēs. 100%. Kustības ziņā jau var, man tad drīzāk... Nē, nu nevar visus šos tu izliekšanās, man brālis ar santehnicis. Es redzēju, kā viņš staipās. Nē, bet tie nav humanoīdi roboti. Tie ir tie worm type, nu, tur visādi, jā. Sīlanti, kas pneumatiskie, hidrauliskie. Tā kā 10 tur vispār būs kaut kādi tur šķidrijā, gan izvējā, tur terminatori. Kas arī jau ir, jā. Tad ko viņš nevarēs izdarīt, pasaka? Un arī, ja paskatās, kas Ķīnā notiek, es skatījos un case, kur tā saucamās dark factories, kur vispār viss notiek tumsā. Viņi ražo pilnībā visu no A līdz Z. Tur nav vispār nekāda cilvēka inputa. Automatizācija pilnīgi jebkurš process neatkarīgi no sarežģītības. Nē, tas ir cool. Nu, un ja ņem vērā to, ka tev tādā industriālā līmenī tas jau viss normāli strādā, es nedomāju, ka 10 gadu laikā nebūs noveduši līdz tam, ka mājās ir robots, kas ir spējīgs izdarīt visu. Vai nu mājās tu izsauc? Nu jā, piemēram. Nu izsauc un ir uzņēmums, kas ir uzbūvējis, nopircis kaut kādu frameworku un uztaisījis platformiņu, kuru pasūta. Viss? Nu labi, ok, tad nākamais solis, kur liksies šie brālēni māsītes un visi tie jaunie cilvēki, kas aug. Un viena no tēzēm, kuru man šķiet, man gribās bišķi apstrīdēt, bet man nav tur daudz pamatojumi, tas Universal Basic Income. Nu, ka viss, kā komunismu laikā saņems noscīt. Es tam konceptam. Tur ir bišķi cits problēmas. Mēs kaut kā tieši runājām, ka tagad tu ņem aplikāciju, lai tev motivētu tur sportot kaut ko. Nu jā, par to tieši tā, komunismu veidīja pieeja, ka tev maksās, bet tev spiedīs kaut ko darīt. Padomā, cik daudz nodzersies vai vispār. Nu, tev spiedīs, tev ir jāsportot, tev nav jādara darbu. Bet tev ir obligāti jāuztur tas un aiziet vismaz vienreiz uz koncertu un vēl kaut ko. Ja paskatās vienkārši palasīt tiešām un iedzinās testos, kas ir jau veikti, gan Somijā, gan Kanādā, gan Vācijā. Ja tu paskaties uz tiem testiem un paskaties atkal uz statistiku, ko tu patīk skatīties, piemēram, tad, neviens nenodzerās. Tie cilvēki patiesībā un tas laimes faktors un nodari to, ko viņi sāk darīt, paceļ to līmeni. Tāpēc, ka viņi nestrādā bullshit jobu, kas viņam vairs... Nē, bet tas pat nav stāsts par bullshit jobu. Tāpēc, bet tas nav stāsts par bullshit jobu, tāpēc, ka tas tā izlasa cilvēku bija random. Tas nav stāsts par to, kas paņēma paši nabadzīgākos un ielika iekšā. Bet viņiem neko vispār, nekāds supports nebija. Pilnīgi, lai paši dara, ko grib, ne? Pilnīgi jebkas, jā. Tu pats izvēles, ko... Nav jāiečekojās. Nē. Tev katru mēnesi maksā tik un tik naudas. Un principā that's all. Un tie cilvēki atrada lietas vai sāka darīt lietas, ko viņi nekad pirms tam bija darījuši, tāpēc, ka tu vienkārši visu laiku dzīvo un domā par, es nezinu, man tagad jāienes naudu mājās. Jo man tieši par šo man bija tā tēze, ka mēs jau, ja es tev pajautātu, kas tu esi, atkarībā no situācijas, tu esi kreatīvais direktors vai tu esi pasniedzējis šeit, vai ne? Tu, kas esi startupers, un mēs asociējam, kā to smadzenīt, mēs asociējam ar to, kas tu esi. Ar amatu. Tā jau ir tā problēma, man liekas. Un, ja mēs skatāmies mākslīgā intelekta kontekstā, tas jau vairs nebūs aktuāli. Jo tu pēc būtības tev būs tas, kā arī tu esi. Jā, tas sev ar lomu. Ar lomu, darbu lomu. Es esmu tas, vai es esmu tas. Bet tev pēc ar mākslīgo intelektu tā jau tev vairs nebūs. Tev būs dubultnieks, kurš ir spējīgs izdarīt jebkuru tavu darbu jomu konkrēto. Tu principā kļūsi par tādu supervisoru. Es menedžēju diriģentu, menedžēju tur 5 aģentus. Bet jā, man liekas, Universal Basic Income, tas, man liekas, ir vienīgais normālais veids, kādā veidā vispār tādā sistemātiskā līmenī kaut kā atrasināt. Ja iedomājies, tev outputs ir reiz 100,000 ātrums, kādā tu vari izdarīt lietas reiz 100 un tā tālāk. Un vienkārši paskatoties visu to. Un tas nozīmē to, ka tev būs daudz pieredzes. Kā bija Covidniekā, kad izdalīja entās naudas cilvēkiem, viņi visi tā kā palika daudz nelaimīgāk, ka viņi vienkārši sapirkās temu un tad bija liela kaut kāda ekonomiska bedra.
Tu mājā iesprost to cestu Tas pirmkārt. savādāk. Ok, fair point. Jā. Es Un aizmirsu. tur jābūt laikam, ir, tur visdrīzāk galvā vislaibīgi kaut kāds, tā kā kas notiks tālāk, bet ja tev ir, labi, tur arī būs, tad tam jābūt lēnām, nevis Protams. rīt tu esi brīvs, Igor, no visa. Nu, tā kā, dari, ko gribi vispār, un tev nav jāiečikojas, tad varētu būt, tad tu sāc sevis meklēt, tad būs pilns ar sevis meklēšanas Which is fine as well. pulciņiem. Nabaga Sorry, Indija, sūdi. nabaga mūki. Nē, bet tu Viņi pat negaidījuši iedomājies, kā uzplauks viss tā industrija, kas ir kā reiz Turisms, astroloģija, numeroloģija. Jā. Zinu, Kur? cilvēki mēģinās atrast. Forši. Jā, tā kā man liekas, ka tas ir vienīgais risinājums. Nu, tā praktiski vienkārši. Jo tu nav vispār... Risinājums vai scenārijs? Es teiktu, ka tas ir vienīgais risinājums. Lai jo iedomājies, Lai nenotiktu kas, jā. lai nesabruktu, jo otrs scenārijs šajā gadījumā ir, kad tev būs Ļoti. augšā cilvēki, Jā, kuri plūkt meritokratība. sēž. Jā. Tieši tā. Tev vienkārši tas gaps izaugs tādā līmenī, kad apakšējais slānis, ja mēs skatāmies atkal vēsturiski, apakšējais slānis nonāks tādā situācijā, ka visur sāksies revolūcija un vispārējais. Nu, tu sāksi iestāties pret. Jā. Un tad ir jautājums, vai. Un šeit rodās, man liekas, Gudram tas, nebūs būt krūti vairāk. tas ir viens, bet otrs un tad ielukojam iekšā vēl to, kad armijas un viss tas stāsts, visi ieroči automatizēti un tā tālāk. Tā kā iedomājies, kur tas nonāk. Tev sākās revolūcija, X cilvēks pasaka. Tur būs tā kā krustneši pret barbariem atkal. Aptuveni. Nē, tā brutāli runājot. Tā kā man liekas, ja mēs neaiziesim uz to pusi, tad tas tā otra puse tur ir abnormāli riski. Filmu scenāriju. Jā, Labi, es atsaucu savu plumber botu, es eju uz defense tech. Bet tā ir. Tas man liekas. Vai nu mūku kaut kādā virzienā. Jā. Tur, Arī. Jā. Cenāk, tad tev vienkārši jābūt, ja teici, ka gudrs vairs nebūs. Ja ne gudrs, tev vienkārši būs jābūt baigi foršam cilvēkam, jā? Jā. Nu, tev ritīgi, jo foršāk, jo nekas cits jau mūs neatšķirs, tā kā, cik tu foršies. Jā, tu jau vairs nevarēsi teikt, es esmu radošais direktors vai, nezinu, founders startupa. Es esmu smaidīgs ilgāk nekā tu stundas dienā. Bet nepasakot. Jā, nē, vienkārši- Kāds būs tavs brands, ko runā par tevi, ka tu neesi telpā? Tas būs vienīgais pa lielam vispār. Jā, kaut kādreiz kauties ar neļaus, vai ne? Tad bija kurš stiprāks, tas bija krūtāks, bet tad būs tikai foršums. Kā cilvēcības foršums. Tas ir cool. Tik jauks tu esi. Viena lieta. Podkāsts saucās, bet klausies. Un ja tev tam cilvēkam tur aiz kameras būtu jāpastāst savs, bet klausies tādu vienu tēzi, kas būtu svarīga, ko paturēt prātā, kas tev šķiet, kas viņiem būtu jādzird, kas ir tavs, bet klausies. Es laikam teiktu, bet klausies, jā, viss kaut kas notiek, un vajag lekt, bet nebaidies. Bet klausies, nebaidies darīt, mēģināt, jo tur nav cita, tur nebūs cita. To brīdi, kad būs universālais ienākums, negaidi, līdz tam kaut kas ir jādara. Labākais, bet varbūt kā daži liek, bet es pavilkšu bišķiņu vēl, neko nedarīšu. Tu varēsi saprast. Jā. Bet klausies, dari kaut ko, un kaut ko spēlējies, mācies, jo tad tu būsi ilgāk noderīgs, un lielāka iespēja, jā, kad ilgāk būs noderīgs, un nebūs kādā vienā brīdī, kad tu jābūt sevis meklējumos pilnīgi no nulles. Vienkārši tur jādarbojas vienīgais. Bet klausies, darbojies. Okay. Nice. Postscriptum. Jautājumi no klātienes klausītājiem. Okay, tad mums šajā sēdizrādē ir arī viesi, un ja tu biji pietiekami interesants, tad varbūt, ka viņiem ir actually jautājumi arī tev, un viņiem tagad ir iespēja viņus... Jā, principā sanāk, katrs epizodes beigās mēs ļaujam cilvēkiem, kuri piedalās klātienē, uzdot jautājumus. Sastībā ar sarunu, kas mums bijis, vai arī tev konkrēti, kā viesam. Es domāju, kas viņi ir? Vai viņi ir tā kā... Tie. Grupīs. Hello, stranger.
Tu minēji, ka tev ir vairāki bērni. Es īsti nezinu, 3 vai 4. Ja? Okay. Un jūs jau arī tā kā sākāt šo diskusiju par to, nu, ko iesākt ar bērniem, kā panākt, nu, lai viņiem būtu kaut kādas šīs izaugsmas iespējas nākotnē, tur māsīcām, brālēniem. Nu, tad, ko tu māci saviem bērniem, lai viņi būtu tā kā ready for the future? Es sapratu, ka šīs tehnoloģiskās lietas nav tā, ka viņi baigi grib tagad klausīties, bet es tādas bāzes lietas zemapziņā līdzīgi kā arī augstskolā, tādas pavisam bāzes lietas. Es nemāku, nu, piemēram, es nemāku, kā tur iemācīties? Daru. Nu jā, viņi jau zina, ka, ja es viņam pateikšu, ko darīt, viņš man teiks, ka viņš nemāk, tad es viņam prasīšu, nu, kā tu vari iemācīties to darīt, darot, ja, un tad dari, nu. Un mums līdzīgi bija augstskolā, kad, ja tu nemāk, tad īsmā tā kā tā vide ir, lai mācītos, tad tev būs unikāla iespēja mācīties un darīs tieši tas, kurš nemāk to darīt. Nu, kaut kā tādas super foundational lietas, kad tur nav jābaidās, vai kā vispār, kā reaģēt uz cilvēkiem, kā viņi tev, nezinu, aprunā vai neaprunā, vai, nu, kā vispār reaģēt uz citu cilvēku kaut kādām tādas super, bet ne vispār tehnoloģijām, nu, to viņi neņem pretī, tad mēs bišķiņi, bet savādāk tādas, kā reaģēt uz pasauli vairāk, vai kā reaģēt uz situācijām, tas ir labākais, ko tu vari, tāds universāls, un kā man tēvs teica, nu, kad es parādu, nu, atkarīgs, tur jābalans, nu, iedomā man atbildi, ja nevis, bet, nu, jā, liela daļa ir balans, un tad es arī tādas lietas mēģinu drīzāk izskaidrot, kā izsvērt to balansu, bet skaidrojot lietas, kā pieņemt lēmumus, laikam, tas būtu vienīgais, ko viņi var mācīt, labākais, ko es redzu, viņš tāds universāls diezgan. Nu, un pēc šodienas podkāsta arī smaidīšana, jā? Nu, lai tā kā būtu lielāka iespēja tikt pie lielākiem līdzekļiem. Jā. Paldies. Nē, jābūt labam cilvēkam, jā. Nu, godprātība un tāda labestīgums, tas ir laikam tas, ko es gribētu. Nevienmēr palīdz visās situācijās, bet es esmu iestājis par to, ka labais uzvarēs, jā. Kā kurā hūdā, man liekas, ķenkā, ka tu smaidi, tad... Nu, izvēlēs arī tur nav īstā vidi. Jā. Nu, tā ir reakcija uz vidi. Jā. Kā pieņemt lēmumu vai smaidīt. Man nefilozofisks jautājums. Tu minēji par to, ka cilvēkiem jāsāk tur darīt, nebaidīties un visu to pārējo. Un par to, ka visiem šobrīd ir tāds bišķinās tā kā FOMO, par to, ka mēs visiem ir sajūta, ka mēs palaižam kaut ko tajā AI ziņā garām un visi kaut ko dara un es kaut ko nedaru. Bet ar ko tad tam cilvēkam sākt īsti? Nu, izņemot ChatGPT, ok, tas ir populārs, mēs visi zinām, bet kā darīt? Citu. Prasīt ChatGPT, hei, ko man tagad darīt? Nu, teiksim, kādās konkrētās jomās, kur gūtās zināšanas kaut kādā koncentrētākā veidā, lai nebūtu tas FOMO tik traki? FOMO īstenībā radīsies, kā es teicu, tu sēdēs, vairāk tu klausīsies, un lielāks FOMO tev būs. Pirmkārt, tā kā mazāk sēdi kaut kur tu viss stāst, ka tagad viss būs traki, ja? Es pamatu šo podcastu brīz. Jā. Nebūs tik ātri traki, bet, ja tu kaut ko darīsi, nevis, ka tu kā neko nedarīsi, tad būs vienā brīdī traki. Un tāpēc vienīgais ir tur paprasīt arī, kā tu mācīties. Nu, kādā kārtībā, ko mācīties, bet sākt ar ļoti praktiskām lietām un dažādos veidos, caur bildi, caur tekstu, caur video, vairāk tādas, tā kā, un tas tev, es teiktu, tā ir tā izprašana, ko var panākt vispār. Tas būs labākais, ko tu vari izdarīt. Un pēc tam, ja kura mācība tev daudz labāk nosēdīsies, jo katrs stāstīs tev tik subjektīvi, jā, nu kā viņš to ir apguvis, un tagad arī, kā es stāstu, man tas bija, jā, tur kaut kā, tādā super straujā un ar super, tādu specifisku arī man background, kā saka. Bet tikai darbošanās, reku Romē uzstelēt, jā, uzsetapot un sāk pa pāris specifiskām situācijām. Ja tas notiek, paprasi viņam. Sūti pie viņa, tad tikai, es nezinu, bet ja es kā individuāls, pašam sevi kur sūtīt, jā, tad grūtāk bišķiņ. Bet, kā es teicu, kā es bērniem un visiem paziņām saku, tad sāc paprast tur, un tad es tev palīdzēšu. Pēc tam, jā, pamēģinu no sākuma tur. Bet pats sev es te vienkārši prasīt, ko es varu sākt lēnāk darīt, bet arī gan jau ar ikdienišķām lietām. Kaut kā cilvēkiem arī pat vārds konteksts. Tagad mēs runājam ikdienā, iedu kontekstu. Tagad runājam biznesa kontekstu. Kas tas ir, jā? Tad šeit tad sāciens vienkārši lietot ikdienišķām lietām. Un varbūt ne uzreiz biznesam, bet ikdienišķām lietām. Tad tu saprati, es varētu to pašu varbūt mēģināt arī citā situācijā. Paldies, Apret?
Yes. Nu, izskatās, ka šo tas viss arī beidz. Mēs šo to ierakstījām. Ierakstījām, Epizodu galā, ja lika aizdomāties lieliski, ja nē, vai no algoritmu, katrā ziņā izdara kaut ko jēdzīgu. Padalies ar šo podkāstu. Ne jau algoritmu dēļ, cilvēku dēļ. Nu, bet klausies, Latvija!